Čau! Esiet sveicināti manā podkāstā Māsība. Es šodien esmu atbraukusi pie Kristīnas Depšas Brakšas. Pareizi pateicu, jā? Pareizi. Depša Brakša. Tāds mēls mežas skart. Es zinu, Kāds? Nē, pirms mēs īstenībā ķersimies klāt reālajai tēmai, par ko mēs gribējām runāt un par ko mēs tā kā plūdīsim. Kā tu izdomāji, ka tu atstās abus uzvārdus? Jo tas, man liekas, ir nenormāli interesants jautājums parasti sievietēm. Ja citreiz sieviete pasaka, viņai ir, es nezinu, Andelēs kaut ko pērk, viņa man saka, tur Ilze, Noģo, Boģo. Un es domāju, kur bija tas incentīvs atstāt? Vai ne? Tā nav tik traki, bet... Es sen jau zināju, ka es atstāšu savēju uzvārdu. Es vienmēr to zināju, tāpēc, ka Depša ir ļoti, ļoti maz. Esam ļoti, ļoti mazā tautiņa, nē, bet tas mazais procentiņš, kas vispār ir Depši Latvijā, un līdz ar to es tā kā zināju, ka tas Depši man paliks vienmēr. Vai man vīrs par to bija priecīgs? Viņam vienkārši tas, ka garš ir. Tā kā jūt, bet viņš arī ir... Nē, viņš ir Brakšs. Viņš ir tikai Brakšs. Brakšs, jā. Jā, un vēl pēc tam, zinām, arī Brakšā locījumi sanāk un viss. Un viņam tā kā kaitināja tas, ka tas garais ir, un tu nevari, nezinu, paskastē, pasūtos, tur to uzrakstā, ne, un tad tur jāsaīsina, un kāds tur visu laiku kaut kādas problēmas. Bet es vienmēr vienkārši zināju, un es jau smieklīgi bija tas, kad es ar Māra vīra savu māsīti jau iepazinos, nezinu, ka mēs bijām pusaudzes, un viņa jau pat atcerējās to, kas bija stāstījis, ka savai uzvārdu noteikti. Tad, kad es apprecēšos, ja es apprecēšos, tad mans uzvārds arī paliek. Tev ir meits, tev ir 2 bērni, ne? Jā. Jā, meita dēls? Un meita un dēls, jā, puika jau ir liels. Un puikam, kāds ir uzvārds? Tas ir lielais jautājums. Puikam uzvārds, viņam no sākuma bija Depša, un tad pārlikām uz Brakšu tomēr. Okay. Mēs pārvācāmies nesen uz Norvēģiju, tad mēs tā kā pārlikām uz Brakšu. Sofija arī ir Brakša, meita arī ir Brakša. Jā. Es esmu vienīgā Depša Brakša. Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka es nāku, manā dzimtā šobrīd arī, vismaz mūsu ģimenē, tas uzvārds, kas man bija vecais uzvārds, ir Flaksa. Tas ir ļoti īpatnējs uzvārds, un tas uzvārds šobrīd mirst ārā, jo mēs visas esam galā sievietes. Man ir māsa, man māsa arī pieņēma vīru uzvārdu, bērniem ir vīru uzvārdu, tā kā automātiski. Un tad, kad mēs ar Andi precējāmies, tad es šausmīgi cīnījos par to, ka es tā kā varētu atstāt savu uzvārdu. Un ka viņam ir savs uzvārds, un tad es sapratu, ka it doesn't make sense, ja Andis man neļauj, izklausās pēc kaut kādas, bet ja man Andis neļautu maniem dēliem iedot manu uzvārdu, jo tajā brīdī man Andim bija tāds, nē. Un tad es sapratu, ka tā kā, labi, es, protams, varu pavilkt to uzvārdu savā dzīvē, bet tas ir praktiski arī viss, jo es viņu nevaru nodot tālāk. Tāpēc es jautāju par to dēli, jo man liekas, ka tas ir interesants temats, man liekas, ka arī sievietei, arī kurā laikā tu aprecies un cik ļoti tu esi uzbūvējis to savu uzvārdu un cik viegli ir tā kā atteikties, jo ir taču daudz sievietes, kuras aprecās, nezinu, pēc 30, un tu tomēr esi jau 30 gadus nodzīvojis savu uzvārdu un visi cilvēki tev pazīst un iespējams tavs darbs ir zināms ar tevi. Tā kā tā uzvārdā. Bet tas ir tāds, no vienas puses arī tā kā, it sevišķi, ja tu pozicionēs sevi kā, negribās savu kā brendu, bet kā pazīstam personu arī. Bet tā arī tas ir brends. Mans uzvārds ir brends, tavs pats uzvārds ir brends. Jā, un pat ja tu arī tā kā šķiries, kas notiek tādā brīdī. Jā. Un es par to esmu domājis īstenībā, bet es vienmēr esmu gribējis to Depšu paturēt. Un man liekas, tā arī ir daļa tava identitāte kā tāda. Un tajā mēs sākam ievilkties tajās tēmās, par kurām mēs šodien gribam runāt, tāpēc, kad tad mēs varam skatīties uz laulību vispār kā institūciju, kā tādu. Jā. Kā viņa ir izdevīga, kāpēc viņa tika veidota. Jā. Un tas ir vairāk par vīriešiem un par īpašumiem. Jā. Un īpašumu nodošanu tālāk. Un man tā kā patīk, ka man ir tas Depša. Jā. Kad es esmu tā kā tomēr tas sovereignty. Ja, es tā saprotu, jo tev ir ritīgi forši, viņi smuki skan kopā un viņi pietiekoši, bet tad, kad ir kā gari, bet viņi pietiekoši īsi. Es tos piemērs, ko es runāju Andlē, tur nepārspēlēt bija kaut kāda, es nezinu, vienkārši divi super gari un super sārdiņi, un krievisks uzvārds otrais, jā, tā kā, un tu saproti, ok, interesanti izvēle. Bet manā gadījumā man tie uzvārdi pat neskan kopā, Flaksa, Arnicāna, tāds. Kamēr to visu man ārā. Es nezinu. Ir interesanti, jo man ir, piemēram, viena drauga pāris, kuriem
viņi pāries, ja viņi precēsies, viņi pāries sievas uzvārdā. Tīri tāpēc, ka tur ir kaut kāds ģimeniskais jautājums. Vai, piemēram, tas uzreiz jautājums, bērnam kādas uzvārdus mēs dodam, vīriešu vai sieviešu, jo tas ir automātiskais, tas pieņemtais, ka tas ir vīriešu uzvārds. Un mūsu gadījumā tas īstenībā beigās tas iemesls, kāpēc es pārgāju uzvārdā un es pieņēmu, ok, tad mēs tā kā bērnus visus arī vienā uzvārdā. Es noķēru to sajūtu, ka man gribās to unity, to sajūtu, ka mēs esam ģimene, mēs esam viens. Protams, man bija, es precējos, ka man bija 20, 24, tas līdz ar to, protams, ir citādi šobrīd. Bet tad es vienkārši domāju par to, ka es atceros to sajūtu, ka kaut kādi cilvēki, kuriem ir daudzi uzvārdi ģimenē, ka tu nevari viņus, piemēram, uzaicināt, uz Ziemassvētkiem teikt, Arnecāni, jūs esat uzaicināti, un tāds Arnecāni, Flaksa un Kalniņi, jūs esat laipni aicināti Ziemassvētku vakariņās. Ja galva, pie galda. Jo tas ir sensitīvs, jo ir ģimenes, mums arī ir pazīstams tā kā ģimenes, kur tā kā tas otrs nav pieņēmis to uzvārdu, un viņš negrib būt saukts zem tās pārējās. Nu tas ir vispār tā kā special tad. Bet man liekas, ka, tās uzvārdu būšanas, kas tevī iekšā sēž. Un pat, ja tas izklausās, varbūt ne tā kā gribās. Un man liekas, tas ir vienkārši ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kā tu izjūti to. Un tikpat labi, tu vari arī nenodot to uzvārdu tā kā tālāk. Tiešām, ja tev ir tikai, piemēram, ja ir tikai meitas, ja būs tās meitas, tad viņi nenodos. Tas nozīmē, ka viņam iespējams būs jāizzūd kaut kādā brīdī. Vienkārši to pieņemt. Bet man vienmēr tā kā bija sēdējis tas iekšā, un man arī svarīgi vienmēr bijis, kad man pasaka depše, nevis repše, kā man, piemēram, tad, kad stājos lietišķējos, tad viss sauc uz eksāmeniem, un Kristīna repše, un es eju pat trepēm augšā, es esmu depše, nevis repše. Tā kā, kad, tā sajūta, es nezinu, kāpēc, par to, ka es esmu arī tā depša, tā vienmēr ir bijusi manī. Bet redz, man vispārējā bija ģimenē arāji, jo man bija patēvs. Man ir patēvs, mans tēvs, bet līdz ar to es atšķīros arī no visiem citiem, un tas tā kā tā identitāte vienmēr ir tēvs vārds, ja? Mammas uzvārds, mammas uzvārds, tas ir tātad mana mammas ģimene, ērgļu apriņķis, ērgļu principā, un no turienes arī tā kā no turienes nāk mana mamma, un kaut kā tas vienmēr sēdēs beig. Pilnīgi smieklīgi, kā mēs runājam par šo vispār ciparefotēm, bet man ir interesanti, mums ir viena ģimene, zinām, kuri izdomāja sev uzvārdu. Kuri tā kā precējās un izdomāja, nē, man uzvārdu nē, jo tur ir slikts tas sajūtiņi par ģimeni un cilti. Otrs pateica, nē, tā kā mans uzvārds tur nepatīk, nekad nav paticis, vai es nezinu, man ir slikts attiecības ar tēvu, vai vienalga, kas tad. Un viņi pie precēšanās izdomāja sev jaunu uzvārdu. Un reāli pieņēma uzvārdu, vienkārši ģimene pēkšņi kaut kāda sāka no nulles. Bet superīgi. Superīgi. Kāpēc nē? Man liekas, ka tas ir viss par to tavu pašu to identitāti sajūtu vienkārši, un kā tu to jūti arī. Why not? Un es, piemēram, esmu sev pārsvarā nopozicionējusi, visur man tas DB Kristīna. Man ļoti patīk, kā DB izklausās. Es nezinu, tas no angliskots nedaudz, bet man viņš velkās tā kā līdzi un tāds saīsinājums priekš manis, un man patīk gan skanējums, un man patīk, ka man ir abas divas šīs te identitātes arī. Tā kā, kad es esmu tā depša, es esmu tā brakša, un es esmu Kristīna, kas man Kristīna vien brīdi pat nepatika pants vārds, tā kā. Ir smainu vārdu, taču gan daudz. Ir, un tomēr, nē, tagad man viss īstenībā patīk. Un, kaut kā tā sajūta, ka es tā kā to visu sevī ievelku, un ka tā ir tā mana identitāte. Tās mēs. Jo, zin kā, ja es savalku, pirmkārt, īstenībā es nepateicu, ko ar Kristīnu. Mēs sākām ar uzvārdiem. Ļoti forši. Kristīna ir biopāts, un tad līdz tev būs arī man jāizskaidro, kas tāds ir. Bet mēs tajā, bet tu man pastāstīsi, bet tas nebūs mūsu galvenais temats. Jūs noteikti, tā galvenā tēma, par ko mēs gribam runāt, ir vispār novecošana un menopauze, bet es vairāk gribu skatīties uz novecošanas aspektu un vispār kopumā par tādu, kā mēs viņu sociāli, kulturāli, vēsturiski uztveram vispār kopumā.
Un tad, ja jums ir interesi par dažādiem tips un triks, pilnīgi noteikti pie Kristīnas var Instagramā. Un kur tev Substackā ir, vai ne? Kur tev vēl? Es esmu aktīvi, jā, Instagrams, man liekas, bet man viņš besīja. Es jau sen to stāstu, ka man Instagrams tā kā bišķiņ besīja, bet man ļoti patīk Substacks tagad, kaut gan es neesmu tagad pavasar, neesmu bijis baigi aktīvi, bet es esmu sākus latviski rakstīt. Jā. Un tas kaut kā atgriež tādu, jā, Substacks, Instagrams, mājaslapa man ir latviešu valodā tagad uzbūvēta tieši pirms braukšanas uz Latviju. Uzcepu, saliku kopā. Un, jā, tās ir laikam tādas 3 galvenās ievirzes. Jo Kristīna var noteikti, kāpēc viņa saka uzsvert par to latviski, jo tu daudz runā angļu valodā, tu dzīvo Norvēģijā. Es dzīvoju šobrīd Norvēģijā, vispār domāju atgriezties. Jā? Hei, es domāju, ka tas cēsīm cerams. Protams, ka uz cēsīm tā. Es esmu dzīvusi cēsniece. Es esmu īstenībā ritīgi cēsniece. Dzīvusi augusi cēsīs, labi Rīga ir bijusi, protams, studiju laikā. Un tad ir Norvēģija bijusi, jā, jau 11 gadus, bet es tā kā, jā, tā sakne ir cēsīs. Bet tā, ko tu man jautāji? Par biopātiju gribēji, jā. Par biopātiju un droši vien par to, ka, tā kā, kur tu atrodies, teici, ka tā Francija atviesies, jā, kad es tā Norvēģija. Jā, es pārsvarā īstenībā, bet tas ir tas, kas man ir tāds tā kā arī, tas, ka tu nodzīvo ārpusā, ne? Diezgan ilgu laiku, tie 14 gadi jau bijuši. Un tās ir 3 valodas, kas tiek pārsvarā lietotas. Es lasu pārsvarā angļu valodā. Līdz ar to man ir ļoti daudz aizmirst vārdus kaut kādas konkrēti, vai ne tur latviski. Un tad ir tā, ka nāk, piemēram, norvēģu valoda, tikai kaut kāda norvēģu vārdi iekšā, un tu kā nevar atcerēties īsto latviski vai angliski. Reizēm vispār ir vakums smadzenēs tā, ka neko neatceros. Bet jā, tā latviešu valoda baigi dziļi sēž, un es jūtu arī to saikni ar Latviju izteikti. Tā, ka vienkārši man pietrūks Latvijas, un atskatoties to Norvēģijas posmu, visu viņš ir ļoti plabnāts. Es noteikti nebūtu tāda, kā es esmu tagad, ja es nebūtu tur padzīvojis, jo tas kaut kā salika pa vietam. Es, tā kā angļu valodas iemācījos pašmācības ceļā, principā. Man aizgāja ritīgi. Tagad es varu lasīt pētījumus angliski, un es saprotu viņus. Man ir diezgan viegli. Es pārsvarā tiešām lasu angļu valodā un uztveru informāciju ļoti daudz angliski. Bet tā sajūta vienkārši tā kā nostabilizējos, pati pieauga Norvēģijā. Kļuvu varbūt vairāk introverta. Jā, un vairāk iespējas tas ir, vai vienkārši tu pēkšņi saprati sevi? Es domāju, ka tas ir noteikti arī Norvēģijas iespējas, tāpēc, ka tev nav tā bāze, tie cilvēki tik daudz arī riņķī, līdz ar to vairāk tas introspekšana sākās, ka tu skaties uz iekšienē, uz sevi vairāk un pavada laiku. Un, protams, arī Norvēģijas. Viņi ir ļoti introverti un tā būšana dabā arī tas viss kaut kā ietekmē. Bet latviski, man grūti latviski rakstīt arī īstenībā. Tāpēc, ka ir grūti atrast tā kā īstos vārdus, bet es to daru un es jūtu, ka tas kaut ko paver manī. Un tas ir tāds dziļš kaut kāds spēks, ka es pilnīgi jūtu, ka tas nāk. Tas tā no dvēseles nāk laukā. Un man ir ļoti, ļoti daudz procesu pavērušies tieši pēdējo pāris gadu laikā. Un es sāku rakstīt par sievietēm, un man ļoti patīk tavu podkāstu nosaukums. Es esmu greizsirdīga tev. Kas bija pirmā? Jā, tāpēc, ka par māsību esmu domāts jau cik sen. Es tiešām, tā kā man tas vārds, tas sisterhood, tātad no angļu valodas, ka tā māsība ir vienkārši kolosāla, tāpēc, ka man liekas, mums vajag viņu integrēt ar vien vairāk un tādu foršu apmaiņu veidot vairāk sieviešu starpā tieši, kas ir tāda atklāta jēla, nevis tā, tā kā raw, vai ne, bet nevis tāda sakārtotā un ka viss ir baigi pareizi un baigi labi, un mēs esam ideāls, un redz, kā man tur, es nezinu, viss baigi forši, bet kad mēs varam būt. Jā. Un kas vēl tad par biopātiju, tad es studēju Norvēģijā, un es domāju, ka tas arī viens no iemesliem, kāpēc atrados tur. Es izstudēju biopātiju, par biopātiju pašai. Medicīnas novirziens vai nē? Jo es ja godīgi, es nezinu. Tu nezini, daudz nezinu. Tātad tas vispār ir Skandināvijā ievies, tātad, sauksim viņu, vispār viņu sauc par alternatīvās medicīnas veidu, bet tad apakšā ir tā skola, kuras mācījos, viņa ir viena no vadošajām Ziemeļa Eiropā vispār kā tāda, un studijas notiek 4 gadus biopātijai tieši, un ir tātad
medicīnas pamati diezgan tiek ņemti 2 pirmos gadus, un tad paralēli iet biopātija pati kā tāda, bet viņi iekļauj tā ir holistiskās medicīnas veids, vai ne? Es esmu holistiskās medicīnas speciālists, kurš vienkārši neskatās tikai uz to, tātad kāda zāles, vai ilgšķīt, jā, ka tev sāp cels, bet es skatos arī to, kāpēc viņš varētu sāpēt, kas notiek līmenī. Bet, ja mēs vēlkam paralēli skatos ar homeopātiju, jo Latvijā, cik es saprotu, homeopātiju var mācīties tikai medicīnas pārstāvs. Pareizi sapratu. Jā. Tu var būt jebkāds medicīnas pārstāvs, bet tev ir jābūt. Jā. Tas pats ir arī osteopātija. Laikam, jā, iespējams, ka varbūt nē, es nezinu, kā ar osteopātiem. Nē, parasti ir vai nu zobārsti, vai nu fizioterapeiti, vai nu kaut kādi. Vismaz cik es esmu bijusi, viņiem visiem ir kaut kāds tas medicīnas. Jā. Nē, fizioterapeiti taču skaitās zem. Jā, viņi skaitās. Jā. Redz, es nezinu. Jā, un vismaz tā liekas. To mums lūdzu nekoltojot par šo jautājumu. Bet, bet tas ir tas, ko es reizēm tā kā arī domāju par to, kad es esmu domājis, varbūt medicīnu vēl atsevišķi tā kā studēt. Liekas, ka es vēl nopietnāk esmu, kad vēl. Jo tas alternatīvais tā kā velkās līdzi tur tajā visā, un cilvēkiem biežiem baigā skepsi ir. Bet tad es, piemēram, pie manis nāk cilvēki no ārsta, un mēs apsēžamies, jo es dziļi runāju. Tur tas ir tā, ka tu atnāks pie manis uz konsultāciju, tās būs 2 stundas, tās nebūs 15 minūtes. Un tad mēs sēdēsim un runāsim un skatīsimies, kas notika bērnībā, kas notiek tagad, kas ir tās problēmas zonas, kādas dzīvē tev ir stresa līmenis vispārējais. Un tad saprotu to, ka es īstenībā diezgan daudz ko zinu. Un es netaisos te baigi sev cepuri, vai ne, tu tagad asti ceļam augšā, un es esmu baigi krutā, bet es vienkārši apzinos to, ka es ļoti dziļi rokos konkrētajā lietā, konkrētajā cilvēkā, lai saprastu. Un arī tas, ka mēs, man liekas, mūsdienās ļoti bieži liekam šo te vērtību uz kaut kādu konkrētu diplomu un izglītības līmeni, bet mēs nepaskatāmies, vai tiešām tur ir tā zināšanas. Jo diploms var saņemt jebkurš. Izdarīt var jebkurš, bet, tā kā, ja mēs tajā neiedziļinamies, un ja tev nav tā vēlme tiešām paskatīties uz to cilvēku un saprast, kas ar viņu notiek. Bet medicīna jau vispār šobrīd ir tāda, kas baigie trūkumi ir tur daudz, kur disbalans ir baigies, tāpēc, ka tu nekad nevarēsi palīdzēt cilvēkam, ja tev būs tikai tās 15 minūtes. Ko tu vari izdarīt 15 minūšu laikā? Pateikt čau, parunāt par uzvārdiem. Jā, kā tev tur tas uzvārds? Tas ir tāds, kad mēs tā visa sistēma liekas, ka ir veidota nevis par labu tam cilvēkam individuālajai personībai, kas ir tā kā atnākus persona, nevis personība. Un nevis tām, kā te tiešām mēs tā kā paskatāmies viņu un sakam, klausies, varbūt tur pamēģinām šito un to. Un varbūt paskatāmies tās pašas analīzes. Meitenes nāk ar... es, piemēram, uz analīzēm vispār skatos un skaidroju, kā veidojās šie te... Un nevis amplitūdi, tie ratios, piemēram. Un ka tu nevari sēdēt tajā zemajā galā un cerēt, ka tev būs baigi labi un tu jutīsies baigi labi. Un ka tomēr jāiet uz tādu optimālo, vismaz tur, nezinu, pa vidu un uz augšu vairāk, piemēram, ja mēs skatāmies uz asins analīzēm, uz kaut kādu, piemēram, to pašu feritīnu, kas ļoti daudzām sievietēm ir ļoti zemes. Tā kā, te ir tādas nianses vienkārši, kas ir... Viena draudzene bija aizgājis arī pie Rītīrtīkruts dakteris un arī tur pārbaudīja visas analīzes un vispārējais, un tieši tāpat tās, protams, feritīns un dzels līmenis ir vienkārši pilnīgi pa zemu vaļājās, un viņi saka, kāpēc tu brīnies, ka tu nevari izvilkt pakaļ ārā no gultas? Un viņu salādēja ar infūzijām, un viņi teica, ak, Dievs, var cilvēks šitā jūtas? Jā, tas ir tas, kad, Mēs tikai pat nezinām. Mēs nezinām, un to arī daudz no manējiem, kas nāk pie manis, viņi jau nemaz nezina, cik labi viņi var justies. Tieši vakar draudzene bija saruna par depresiju. Kaut kā mēs nonācām pie tā, ka tas ievirziens, ka iespējams viņai arī ir depresija, bet tāda ļoti menedžējama, ļoti slēpta, un neviens vispār pat nepamana un tā, bet mēs runājam par kaut kādām iezīmēm viņai tad. Un tad mēs runājam par antidepresantiem. Es saku, mēģini. Jo iespējams, jo es esmu dzērusi antidepresantus, un es esmu izjutis, kā tas ir, ka tev izvelk no viena stāvokļa, ieliek otrā stāvoklī, un tu domā, wow! Kaut kādā ziņā. Tas nenozīmē, ka viss mums ir jārisina tur ar zālēm tā tālāk, bet tagad saku vienkārši,
tas iedod to, man liekas, tajā brīdī, kad tu ieraugi, ka var dzīvot citādāk, tas iedod tādu, skaidrs, vismaz es kaut ko varu darīt lietas labā. Jā. Nu, un vienalga, pat tad, ja tu, nezinu, neturpini lietot tās noteiktās zāles, ka tu vismaz zini, skaidrs, es varu kaut ko citu darīt, bet vismaz justies labāk, nevis dzīvot tajā. Jā, nu tajā slikti. Jā. Nu, ka tu, nu pat, man liekas, ka tie cilvēki jau pat nesaprot, ka viņiem ir tik ļoti slikti, kā viņiem ir reizēm. Un ir jāsaprot, piemēram, es esmu no tiem, es zinu, ka, piemēram, mani kolēģi, tie paši, kas ir Norvēģijā, daudz nepiekrist tam manam redzējumam, kā es, piemēram, tagad skatos uz veselību. Jo, piemēram, ir tādi, kas tikai iet uz to dabīgo. Es mēģinu tomēr, es skatos uz visu kopumā, un mums ir kolosāli mūsdienu medikamenti, kas palīdz kolosāli kaut kādās konkrētās situācijās. Nu, tu nevarēsi insulīnu, nu, diabētiķiem teikt, kad insulīns tev ir slikts. Vai vienkārši, ziniet, vai tu padzeriet pelašķu tēju? Jā, nē, nu kanēli, pie katras ēdienu reizes, vai ne, un šitā, un tas palīdzēs, vai ne, to cukurlīnu. Jā, jūs zini, kas tas īstenībā, man liekas, ir ļoti interesanti, ja mēs tā skatāmies, ka reiz arī, nu, par insulīnu mums kaut kā nav vispār nekādas stīgas. Kā nu cilvēkam daži diabēts, viņam nav citu variantu, viņš var tad nomirs. Bet tā, ka mēs runājam par tādu lietu kā reāla depresija, par lietām, nu, tā kā, kas varbūt ir bišķiņi stigmatizētas mūsu sabiedrībā, vai ne tikai mūsu, bet vienkārši vispār sabiedrībā kopumā. Kaut kā gribas vienmēr atgādināt to, ka tā arī, tad, kad tā ir reāla depresija, tā ir slimība. Jā. Un slimībai, lai palīdzētu, ļoti iespējams jālieto ir zāles. Un nevar aiziet pastaigāties mežā, padzert 3 reizes ūdeni. Jā. To varbūt tu var darīt pirms vai kamēr tu lieto, vai pēc, vai kaut kādā, nu tā kā. Bet man ir bijuši interesants sarunas tieši par šiem antidepresantiem. Man nebija tas ilgs periods, kurā es lietoju, man bija grūtniecības depresija pēdējā grūtniecībā, kas bija vienkārši pilnīgi shitshows. Man likās, ka es nomiršu. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka es nomiršu. Un tas bija briesmīgi. Un antidepresanti reāli izglāba man dzīvību. Un tad pēc tam es vienkārši domāju to, ka runāju ar cilvēkiem, un tāds, nu, bet tev taču nevajag. Tu taču esi tik pozitīvi, tik priecīgi. Nu, vai tad patiešām, es saku, cik interesanti, ka jūs to nekad neteiktu diabētiķim. Jūs nekad to neteiktu cilvēkam sirds slimniekam, kad klausies. Man liekas, ka tev tās rozā ripiņas nevajadzētu dzert. Tās rozāk, tā kā man opīts. Viņam reāli par veselības problēmas, viņš tāds vienkārši vīrietis, un man mamma ir ārsts. Jā. Un man mamma, tā kā, sāka rekūst šīs tādas zāles, šīs tādas zāles un šīs tādas zāles. Tagad vairs viņš tā nedara, bet kādreiz viņš tā darīja. Es tās zilās zāles vairāk nedzeru. Mamma saka, kāpēc? Es nezinu, man nepatīk viņas. Un viss, un man mamma vienkārši, ko? Tā kā, ko? Jo tu vienkārši saproti, ka viņš var nomirt. Jo viņš izdomājas, ka viņš tās zilās zāles vairāk nedzers, ka viņam krāsa nepatīk šīm zilajām. Bet man liekas, jā, ka tur sadzirdēt sevi, tas ir tas svarīgākais vispār, ka mēs runājam par veselību kopumā. Tātad ieklausamies sevī. Nevis, ko tev viena tante teica, un nākamā tante teica, un atnāca kaut te pie paša biopāta, un kāds kaut ko teica, vai ne, nespējot arī, vai arī pie ārsta aizejot. Vienkārši to sadzirdēt arī sevī, kas tev ir nepieciešams. Es, piemēram, bet man liekas, par depresiju runājot, es pagājušo gadu, man liekas, izdzīvoju, bet viņa nebija smaga, bet viņa bija, nu, viegli vidēji, teiksim tā. Un tas viss sakrit arī ar aklās zarnas operāciju un antibiotikām un tā tālāk, un es ļoti, ļoti redzu, kā likumsakarīgi, kā tas notiek ķermenī, kāpēc tas viss vienkārši attīstījās. Un redz, es tiku laukā no tā visa bez antidepresantiem, jūs atbrauc vienkārši vīram pateicu, es Norvēģijā nevaru izturēt, es vairs neko te, nu, es vienkārši nevaru vairāk, man viss brūk un ņūk kopā, man bija tā, ka pēc tās operācijas es tur raudāju, drausmīgi, nu, pašsajūta bija drausmīga. Un tad, jā, es atbraucu uz Latviju un kaut kā lēnām tas viss, tā kā es sajūtu to zemi sevī, es sajūtu to, ka es varu arī pastrādāt šeit ar cilvēkiem, un sajūtu to, ka es gribu atgriezties, un es no tā viss tā kā tiku laukā. Bet es arī redzēju, nu, tagad es zinu ļoti, ļoti skaidri to, ka es arī esmu perimenopauzē, un estrogēns un progesterons ļoti ietekmē to, kā mēs jūtamies tad galvā, un mums ir šie estrogēnu receptori un progesterona receptori, tad visā ķermenī.
Un tas tomēr ietekmē arī tātad hormonālās izmaiņas ietekmē ļoti. Un līdz ar to atrast šos te īstos rīkus, kas kurā brīdī tev ir nepieciešams. Un tad, kad tev ir galīgā pakaļā, nu tu nevari, nu man arī bija tāda sēna atpakaļ. Tas uzskats, ka jā, nu tā depresija, vai ne, nu tu ēd pareizi, tu tur šito dari, jā, tā ir izdomāta slimība. Nē, bet to es tā nedomāju, ka ir izdomāts. Jā, daudz saka, jā, daudz tā saka, bet kad, nu jā, ka tu vari vienkārši tātad piekop šos te veselīgā dzīvesveidā, visus šos te aspektus, vai ne, un tad jau viss būs kārtībā. Nu, ņifigā tā nenotiek. Nu, mums ir šī te hormonālā darbība. Jā, ja zini, Simsonākais, nu, ir vairāk cilvēku, kuriem ir depresija un kuriem arī klīniska depresija. Un tā ir dažāda veida, dažāda tipa, dažāda intensitātes un tā tālāk. Un, kā es teicu, ir daļa no depresijām, kurām tu patiešām pilnīgi normāli var funkcionēt. Tu neesi tur tāds apātisks, ka tu nekad nekāp no gultas ārā un visu laiku raud. Tā ir smaga depresija. Tā ir depresija, kur vienkārši vajadzīga psihiatra palīdzība un tūlīt un tagad. Un tāda bija es, kur es vienkārši raudāju stundām, aizmigu, pamodos un turpināju raudāt. Jo tas stāvoklis bija vienkārši briesmīgs. Bet tāpat laikā ir ļoti daudz depresijas cilvēku, kuriem ir depresija, kur varbūt tā kā pat nenojauš kaut kādā ziņā, ka tas patiesībā varētu būt, ka tā dzīves kvalitāte vienkārši pierod pie tā, ka man nekad nav enerģijas. Es tur aptuveni neesmu produktīva, nespēju neko izdarīt. Nu es laiku esmu, nezinu, tā identitāte, es vienmēr esmu bijis tāda, nezinu, klusa negatīva un burkšķētāja, vai, nu, nezinu, kaut kāda, kad, zin kā, jo tajā depresijas stāvoklī tā arī ir, tu paliec tāds, tas slikt, nē, šito, nē, šis pa grūtu, šito, nē. Un viss, kas ir ārpus tām robežām, kur tā kā saprot un māk, liekas, nē, šito, nē, šitas ir patāli ārpus manām robežām. Nu, jā, man vienkārši liekas, ka nezinu, ko es tev runāju, bet jebkurā gadījumā vienkārši, kad tā depresija, tāpat kā daudzām citām slimībām, tā ir tāda gradācija, ka tas nenozīmē, nezinu, ja mēs runājam par pēcdzemdību depresiju, esmu bijis Lampā arī dažādās diskusijās, kur arī psihiatri un psihologi un vispārēji saka, ka pēcdzemdību depresija nenozīmē, ka tu liec bērnu veļas mašīnā vai, nu tā kā, tā ir psihoze. Tā ir psihoze, tā ir cita lieta. Ar pēcdzemdību depresiju tu ļoti labi vari funkcionēt, tu vienkārši ienīsti, tev riebis tas laiks, tev riebis ikdiena, bet tad ik pa laikam paliek labi, un liekas, varbūt tu izdomāji. Un tas nav tā kā konstants stāvoklis, kurā visu laiku ir slikti. Tā kā, es saku, tas bija salīdzinoši nesen, kad es dzēru tos antidepresantus, mēs runāju ar psihiatru, un es runāju arī ar savu vecmāti ļoti daudz, un paldies Dievam, man bija vecmāte, kas tā kā saprata, nevis saprata, bet viņa vienmēr ir bijusi, šis ir tas, kas tev nepieciešams, un tu lietos antidepresantus pilnīgi visu grūtniecības laiku, vienkārši, lai būtu stabili. Mēs tev netraucēsim tavu nervu sistēmu. Šobrīd nav nepieciešams. Bet, nu jā, vienkārši tas, ka viņa teica to, ka ir jāatcerās, ka tā depresija, depresija nav tāds konstants stāvoklis, ka tev visu laiku ir slikti, visu laiku, tā kā tu nespēj izdarīt visu laiku. Tas ir tāds kritiens, pišķiņu uzliciens, atkal kritiens, pišķiņu uzliciens, un tajos uzlicienos ir sajūta, ka tu to esi izdomājis. Jā. Ka varbūt es pārspīlu. Un es šitā gribu savilkt kopā, redz ar mūsu to tēmu arī menopauzu un perimenopauzu, tāpēc, ka tieši tas pats notiek. Tātad, ja mēs skatāmies, un ko es gribu tā kā pieminēt, tām sievietēm, kas saskarās ar perimenopauzi. Un tas jau var būt nedaudz pār 30 dažām, kur jau sākās šīs te hormonālās svārstības. To, ko būtu svarīgi atcerēties, un par ko šobrīd ļoti daudz speciālistu runā, ka tanī gadījumā iespējams tas estrogēns būs un progesterons tas, kas palīdzēs vairāk tanī brīdī, un neķerties varbūt uzreiz pie antidepresantiem, lai arī tie ir lielisks līdzeklis. Bet tās hormonālās svārstības, viņas ir tik lielas, un tā nestabilitāte ir tik liela, ka mēs no sākuma varbūt parunājam tomēr ar to ginekologu un savu ārstējošo ārstu, kad boši pamēģinam. Un man liekas, ka, ko man gan īstenībā gribās, nevis varbūt, bet ar pārliecību arī iet tomēr. Tāpēc, ka neklausās tajā sievietēs. Tas gan neklausās, un ļoti bieži man ļoti daudz meitenes raksta par to, kad man liekas, ka es esmu perimenopauzē. Bet ārsts man saka, nē, tev jau tikai 38. Nē. Bet ir, saskatās ļoti daudz sievietes. Un tad brīdī, kad tā hormona, iedomājās estrogēns, tā tad iedarbojās mums uz serotonīna receptoriem. Es iedomājos. Jau vai tas viss vienkārši, un tev iedod šo te dzīves prieku un to,
dzīvē. Un tad viņš pēkšņi krītās nākamajā mēnesī, tāpēc, ka viņš ir zemāks. Tāpēc, ka perimenopauze ir tas periods, kur tu esi tajā Wild West, tā kā mežonīgā rietuma, kur visu laiku vienu mēnesi tev viņš ir augšā, nākamajā mēnesī viņš var būt lejā, un tu jūties kā sūcē, ne? Un tas ir tas, ko tu arī minēji, kad, nu, jā, tev tā kā ir tie labie momenti, un tad ir tie sliktie momenti, un tu tā kā īsti nesaproti, kas tad īsti ar mani notiek, kāpēc es vienā brīdī esmu ritīgi biču, un nākamajā brīdī ar mani viss ir kārtībā, un es jūtos baigi forši. Un tad saprast to, iegūt šīs zināšanas par šo te hormonālo ciklu, sajust sevi, saprast, kas ir vajadzīgs, un to mācēt arī nokomunicēt ar ārstējošo ārstu. Un ja ir tā, kad tu griezies pie tā ārsta, un viņš tev visu laiku tā kā noliedz, vai ne, to tavu realitāti, nu tad iespējams, kad ir jāņem un īstenībā jānomaina ārsts. Jā, varbūt jānomaina ārsts, kurš klausās tevi, kurš ir izglītots arī par tādiem jautājumiem. Jā. Atcerēsimies vienu no lietām, kas ir, ko es arī kaut kā atgādinu sev, ka arī ne visi ārsti ir visur specializējušies. Mēs nevaram iet pie ģimenes ārsta un gaidīt, ka viņš būs spējīgs atbildēt uz pilnīgi mums Latvijā tā ir ģimenes ārsts, tad ir spējīgs atbildēt uz visiem jautājumiem. Tas ir bišķiņ tā kā absurdi, ja tu sāc domāt, saprot to, ka tomēr arī katram ārstam pat savā specialitātē ir sava jomiņa, kur viņš varbūt vairāk izstrādā un vairāk specializējās. Mana vecmāte, mana ārsta, mana ginekoloģija ir vienkārši fantastiska dzemniecībā, grūtniecībā, palicis stāvoklī, viss. Bet viņas varbūt pati stiprā. Nu, es tā kā nezinu, es neesmu bijusi, bet iedomājos, ka iespējams ir daudz cilvēku, kas ir daudz stiprāk saistībā ar perimenopauzu un menopauzu, kas tā kā saprot to fīču vairāk, jo tāpēc, ka tā ir viņas joma, kurā viņa lien iekšā, un tāpēc, man liekas, ir ritīgi vērtīgi nevis iet randomā kaut kur un pie jebkura ģimenes, nezinu, te pie ģimenes ārsts viens, bet pie jebkura tur ginekologa, pie jebkura traumatologa, jebkura kaut kas, bet tad, kad tev sāp muguru, tu ej pie traumatologa, kas nodarbojas ar muguras sāpēm, nevis tie, kas ārstē ceļus, kaut kādā ziņā. Tas ir tas, jā. Un šito es arī, es tā ļoti atklāti pateikšu, kad arī pie manis, ka nāk cilvēki, es nezinu daudz ko. Ar kādām diagnozēm viņi saskarās, jo man ir vispārēja izglītība, tātad, kas notiekās ar ķermeni, tātad, kā hormoni darbojās, kā tur, es nezinu, kāpēc ceļgals var sāpēt, man ir it kā izpratne, vai ne? Bet es neesmu speciālists visās jomās. Bet kas man patīk, ka pie manis atnāk cilvēki ar tiem saviem žurnāliem, reizēm dažam ir tādi maperistīgi. Viņš man neliek viņu priekšā, un tad es eju cauri, un es īstenībā ļoti daudz ko arī apgūstu. Ja es mēģinu saprast, kas ir šitas, kas ir tas, vai ne, un nāk arī vēža pacienti, un kāds ir šis te vēža veids, un es neapņemos būt speciālists tajā jomā. Bet tas, ko es zinu, kā balansēt ķermeni, un kas būtu tās galvenās sastāvdaļas, kas būtu tā kā jāievēro tajā ikdienā, kas būtu tā kā jāievieš, lai tu varētu sākt justies labāk. Un kas iespējams palīdzēs pārējos visos procesos. Tāpēc jā, nu nebūsim tādi delusionāli un nedomāsim, ka visi visu zina. Tas nav iespējams. Nu, un tad parasti ir šie stāsti par, Norvēģijā tas bija baigi populāri, aizēja pie tur ģimenes ārsta, viņš tur googlē, vai ne, ko es viņam stāstu. Ko jūs teicāt? Pagaidiet, kādas zāles jūs darat? Bet tas īstenībā ir GPT. Jā. Savam draugam ārstam ChatGPT pajautāšu, kā viņam šķiet. Jā, bet ir jāsaprot to, ka mēs visi esam tikai cilvēki. Tas ir normāli nezināt, un mēs visi nespējam iedomāties vienkārši, ka visu izzinās. Tas ārsts jau arī, viņš jau arī tikai ir cilvēks. Bet tas, ka man liekas, ka ir sistemātiskā nolaidība, tad sistēmas nolaidība īstenībā pret cilvēku kā tādu, ka mēs iedodam tam ārstam, tur nezinu, 100 pacientus, vai ne, un 15 minūtes uz cilvēku. Un tanī brīdī sākās tā nolaidība, kur tu teiksi, ka tev, es nezinu, tev ātri paskatīsies, es nezinu, tev tur paaugstināts ir holesterīns, vai ne, un tev ātri iešaus tur statīnu, receptīti iedos, vai ne, bet neiedziļināsies tajā, ka, klausies, moš tur vajadzētu pamainīt diētu, šķiedrvielas noteikti vajadzētu padzert, ēst vairāk dārzeņus un kaut kādas tādas, tāpēc, ka tā diēta jau
cilvēki, ja mēs nesakārtojam to lauciņu, kā mēs varam vispār domāt, ka tā veselība būs? Nebūs viņa. Tu sāc ar to bāzi, kā tu baro vispār to savu ķermeni, uz ko tu ej. Un te es nerunāju par tādu, piemēram, pie manis arī nāk. Ir tas, ka es bieži vien ņemu tās pirmās 4 nedēļas, ir tās brutālākās. Tur sanāk izņemt laukā daudziem tur piena produktus un, piemēram, to pašu maizi. Cilvēks sēž, ko tu tagad es varēšu ēst? Klausies, aizēj pasties, cik daudz dārzeņu tev ir plauktos, cik daudz gaļiņas visādas pieejams. Tā kā, ka mēs pārbāzējam to domāšanu, bet arī saprotam to, ka tas nav uz visiem laikiem. Tas ir tikai sākuma posms. Tāpēc, ka mēs mēģinām sakārtot un saprast, kas īsti notiek tajā ķermenī. Un tā kā bišķiņi viņu vairāk sajust. Un tādā brīdī, kad tu sāc strādāt ar to diētu, nedaudz vairāk sāc viņu sabalansēt, arī nepārspīlējot, jo es vienmēr sāku 80-20 princips. Tev būs tur tās svinības vai dzimšanas dienas. Man parasti skuķi raksta, klausies, bet man tur dzimšanas dienas ballīte. Vai man pašai būs dzimšanas diena, drīkst es to kūku apēdīšu. Lūdzu, protams, rosalo īsti, vai ne? Vienkārši iedzer tos biterus, vai ne? Tur vairāk to gramošanu pastimulē. Izpriecājies. Tā alkohola glāze arī es, piemēram, nedzeru ikdienā, vai ne? Man alkohols diezgan sviež. Bet, ja tev būs vēlme pēc tā šampaniešu glāzes, iedzer viņu, nekas slikts ar tevi nenotiks. To balansu iemācīties. Bet tad cilvēki skatās, ka viņi bieži vien saņem šo protokolu no manis, un viņi pazūd, jo viņiem liekas, laikam tas viss overwhelming, jā, es to nevaru izdarīt. Un tad tagad es tā domāju, es jau strādāju jau no 20. gada principā. Es sāku pieņemt jau krietni pirms, es te beidzu studijas, jo mums visu laiku skolotāji iedrošināja. Sākat strādāt ar tiem cilvēkiem. Yeah. Un tāpēc man arī bija diezgan viegli viss tas pabeigšanas eksāmens, tur bija jāpieņem pacients, un tad tur 2 stundas, un tad tev tur nāk un skatās, un tad pēc tam tev ir tā komisija, kas jāaiziet, un tev ir jāstāst, un jāprezentē tas viss, un jā, man tā bāze jau bija izveidojusies, un tie cilvēki vienkārši viņi, es sagatavoju un to protokolu izveidoju, par ko man pat uzslavēja skolotāji, tas man tāds, visos šajos gados, vai ne, kamēr ir strādājis, viņi redzēja, ka manējais ir ļoti, ļoti labs, bet es uz viņu skatos šobrīd atkal kā tādu pa daudz, jo es jūtu, ka ir pa daudz. Viņš jau uz papīra, viņš ir labs, tāpēc, ka es gribu ļoti daudz iedot. Yeah. Bet tad es saprotu, ka tas cilvēks ieraug to visu, un tad viņam ir, ok, labi, šito es laikam nevarēšu. Es pie tevs protokolu nesaņēmu, bet kas bija stāvoklī, tad man atklājas hipoglikēmija, kas ir nevis diabēts, bet pretējais. Ir nenormāli daudz insulīna. Pareizi sapratu, tad insulīns ir nenormāli daudz, un viņš ātri, es gan precīzi nepateikšu, cik es tā sapratu, kā man izskaidroja, un tāda vienkāršā valoda. Vienkārši šausmīgi ātri sadalās ēdiens, šausmīgi ātri tiek viss sagremots. Cukurs uzreiz gāžās pa zemi. Un manā gadījumā, ja es apēdu šocenīti pēc stundas, es vienkārši vārtījos pa dīvānu. Es tiešām nespēju funkcionēt pēc tās, šokolādes. Un tad man bija jāiet, protams, pie endokrinologa, kurš man, pirmkārt visu izstāstīja, kas un kāds ir tas protokols, kā vispār visu to grūtniecību pavadīt, jo tas bija, tās augšas un lejas šausmīgi grūti, vienkārši to visu nomenedžēt, un viņi tur visu izstāst. Un atsūta to protokolu. Un kaut kā man sanāca, kad Andis atvēra to protokolu. Viņš atvēra, viņš saka, Laura, es tev ieteikšu, nevar vaļā to protokolu. Bet mums tā endokrinoloģija, mums ir tūs cilvēks. Un es tikai saprotu, viņš bija ļoti korekts. Bet man Andis teica, ja es viņu ieraudzīšu, es vienkārši teikšu, nē. Es šito toņšu nedarīšu, tāpēc, ka tur bija tik nenormāli specifiski, cik kartupeļus dienā drīkstēja apēst. Tā kā ļoti, protams, ka tā ir, ne slimība, tā ir diagnoze. Nav tā, ka es baigi jokojos ar to visu. Un tad Andis tā kā izlasīja, un viņš man iedeva guidelines. Tā. Viņš saka, ok, tad virziens ir šāds. Un viņš izstāstīja, tad tajā laikā nevajadzētu ēst tur tas un tas, tad šitas ir tas, uz ko mēs koncentrējamies. Un tā kā viņam interesē ēdiens un interesē vispār uztvers, un viss, viņš saprot ēdienu, un viņš man tā kā šeit, ok, es tagad izlasīju, es zinu, tā kā viņš arī mājās gatavo ēst, es negatavoju ēst, viņš gatavo ēst, tad viņš teica, es zinu, ka man jāpievērš uzmanība,
Nu, un tad tas vienkārši tā kā tas un tas un tas, un tad vienkārši tā endokrinoloģija man brīnišķīgi izstāstīja, nu, tur par to, nezinu, kas notiek, ja es ēdu cukuru, un es tiešām visu to grūtniecību cukuru nē, pēc, ka man tas nebija izdevīgi. Es vienkārši nevarēju atļauties pēc stundas gulēt divānā, 2 stundas pagaidīt, ka tas cukurs atkal nostabilizēs. Nu, drausmīgi. Bet tas bija par to, ka tas protokols bija tik perfekts, un viņš bija ļoti, ļoti pareizs. Bet manā gadījumā, jo man ir tendence uz pārspīlēšanu, un man ir tendence tā kā arī būt labai skolniecei. Es esmu ļoti laba skolniece, un ja man pasaka, ka es nedrīkst ēst 3 kartupeļus, tad es neēdīšu 3 kartupeļus un sēdīšu tieši pusotru. Un Anna vienkārši zina, ka tas radītu šausmīgu stresu. Es visu laiku satrauktos, vai es esmu apēdus par daudz un pastīšos, vai es tur... Vai tik gravi tur lēcas bija atļautas. Nu, es zinu to, ka es vienkārši kļūšu apsēsta, bišķiņ iespējams satraukšos, jo es esmu bijis pozīcijā, kur mēs bija pirmajā grūtniecībā, un man vecmāte ir baigi stingri stāvus to, ka pēdējos 3 mēnešus viņa liek meitenes uz diētas. Diētas nevis, kad mēs skaitam kalorijas, bet griežam nost miltus, piena produktus, cukurus. 3 lietas. Pirmkārt, lai tu nepacitās, jo pašai tam būs jādzemdē. Otrkārt, nesēst bērniņu, jo ar cukuriem ļoti ātri pēdējos 3 mēnešos. Es gan to stāstu tikai no pieredzes, es nestāstu kā medicīnas pārstāvs, ja? Ka var uzēst ļoti lielu bērniņu, jo viņš aug rasnumā. Un trešais, samazināt iekaisumu līmeni, lai tieši tā kā visi tie dzemdes kakls vispārējais nav iekaisis, nav uztūcis, lai tas viss tur būtu maksimāli optimāls. Un tā, ka viņi man pirmajā reizē pateica, es kā kārtīga skolniece reāli neapēdu nevienu šokolādi. Vispār, nu, tā kā, es gan, protams, raudāju ļoti daudz par ēdienu. Jo es šausmīgi gribēju, un es neļauju sev ēst ābolus. Jo man bija pateikt, ka ļoti stingri arī ir neaiziet, ka es nepārēju no šocenītēm uz ananāsiem. Jo tas arī tomēr ir rītīgi daudz cukurs. Protams, tur ir šķiedrvielas, un tas ir daudz labāks nekā šocens. Bet es atceros to, ka viņi teica tā kā mierīgi ar to, lai nav tā, ka es apēdu 15 ābolus dienā un beigās brīnos, ka bērnam ir 5,5 kilogrami, jo viņš arī var no āboliem sāēsties. Bet jā, nu vienkārši tas, ka tas protokols, man liekas, ir ļoti arī jāčiko kaut kādā ziņā droši vien par to cilvēku, kāds tas cilvēks. Vai viņš ir relaksēts un mierīgs un spēj būt tāds, ok, mēs skatīsimies. Vai viņš ir tāds maksimālists ekstrēmists kā es. Un šādiem cilvēkiem vienkārši tas ir, šādi noteikumi ir ļoti, ļoti grūti, jo tas, ko mēs darām, kārto sporta zālīti. Šodien sportošu, ja no šodienas es iešu 5 reizes nedēļā. Es eju 5 reizes nedēļā, un tad pēc 3 nedēļām, negribas. Un tad es nedaru neko vai. Nu tā. Nu, es nezinu, kur mums sēdus šī saruna, bet man liekas, ka tas ir interesanti saprast katram arī cilvēkam pašam. Tagad saka, sajust sevi, zināt savu tās raksturiezīmes, zināt savas tās reakcijas. Un ar, piemēram, nezinu, pārējām grūtniecībām es jau uzreiz Dinai teicu, tad tā kā, es zinu šos noteikumus, bet mierīgi, neiesim ekstrēmos, jo es iešu ekstrēmos, un tas rada milzīgi stresu, un stress mums šobrīd nav nepieciešams. Vispār nevienam, ne tev, ne bērnam. Tas ir tas, ko es arī tā kā ļoti skatos tagad ar tiem cilvēkiem, un domāju, kā ar viņiem tik galā. Tāpēc, kad tas ekstrēmisms, zin kā, viņš ir novērojams vispār sabiedrībā ļoti, ļoti, un tas perfekcionisms. Un man bija tieši pagājušā daļa viens puisis, kurš arī tā kā, viņš jau 3. reizi pie manis ierodās, un īstenībā viņš nav jau 2 gadus pēc kārta, 23., 24. gads, un tagad ir 25. gadā viņš atkal grib sākt. Viņam viss ir nopirks no pagājušā gada, bet viņš vēl nav tomēr sācis. Un mēs tā kā parunājāmies šī reizē, jo viņš tā kā mēģināja saprast no tā, ko viņš ir visu to nopirts, ko tad viņam lietot. Jo īstenībā jau tie uzturbagātinātāji un tie augi, ko tu vari lietot ikdienā, tas jau ir tas vieglākais. Bet es redzu, ka tie cilvēki arī nobīstās no tā. Viņi tā kā nesaprot, kā to visu integrēt. Un tad ir tie cilvēki, kas raksta, piemēram, ka, kad man tad tur dzert šito un to, vai ne, kaut gan es esmu pieliks, piemēram, no rīta un vakarā, tur iedzers, panāks ginsengu vai ne, ženšeņu, un vakarā, vai ne, un tu sēdēsi, un nakti nevarēsi aizmigt.
Tā kā šīs te nianses ir, protams, ļoti, ļoti svarīgas, kad mēs kuru augu dzeram un kad mēs viņu tā kā, nu, ko mēs lietojam. Bet tas, kad arī nav jābūt tik ļoti, ļoti satrauktam, tas arī, nu, tā kā atslābstam. Nekas slikts nenotiks, ja tur, es nezinu, neiedzers Tu forši to pasaki, jo man ir draudziņu pieredzes dažādas, arī pie tiem pašiem kaut kādiem endokrinologiem, kas arī, protams, labi gribēdam iedod reāli tādu tabulu. Tajā tabulā ir visas tās, gan uzturbagātinātāji, gan arī kaut kāds zāles, kaut kas vēl. Un tur ir vienkārši, es vienreiz ieraudzīju to tabulu, domāju, kā lai cilvēks orientējas. Jā. Šito no rīta tieši tukšā dušā, šito rīta, kad tu sapēc pirmo kumosu, šito, kad tu padzēries ūdeni, un tu vienkārši aptuveni, ok, tad kurš ir tas brīdis, kad man visas šīs 15 tabletes ir jāiedzer, un tad ir kaut kādi jāizšķīdina pulverīši, un es varu šķīdināt tajā ūdenī, kur es dzeršu pa vidu, tad, kad, nu, tā kā, un tajā brīdī tā paralīze ir tāda, ka cilvēks nedara neko. Jā. Viņš vienkārši tā kā, ok, šito to nemāku. Jā, nu to es arī tagad esmu sapratusi, ka tas laikam ir tas, kas nosādā lielākajai daļai cilvēku, un ka mums vienkārši ir laikam jāiemācās bišķiņi atslābt, lai arī es mēģinu tā kā. Es arī saku, nu klausies, WhatsApps ir, nu es tev atbildēšu uz to ziņu, kaut gan arī tagad es mēģinu robežu nospraust vairāk, jo savādāk tur arī aiziet auzēs ar citiem. Bet tiešām, kad, nu, mēs izējam cauri, mēs izlasam vairāk, es parasti iesaku izlasam pāris reizes. Jā, tas papīrs ir tur, nezinu, varbūt 3 lapas vai ne. Bet mēs viņu varam apsēsties, vienkārši sagramot to informāciju. Un ja kaut kādas neskaidrības, ja nu, tas sākās, tas satraukums, kā es to paveikšu, mēs atsūtam Kristīnai ziņu. Kristīna saka, jau klausies, fuck it, relax. Jā, relax, un tagad mēģinam mazos kaut kādu solīšu vienkārši ieviest. Un tas, ko man tā kā parasti gribās arī, lai tie cilvēki saprot, nu, ok, nu, ja tā problēma ir gremošanā un nedarbojās tas vēders īsti kaut kā labi, nu, ko tu vari darīt? Nu, nopērkam kaut tos pašus kuņa pilienus, tie RFF kuņa pilieni, kas ir aptiekā. Kolosāls līdzeklis. Nu, tu paņemsi, nezinu, dažus tos pilienus, vai ne, pirms ēdienreizes ūdenī viņu sapilinās kaut 4 vai ne, iedzers pirms ēdienreizes, nu, 15 minūtes, 20 minūtes ideālā gadījumā. Reizēm tu viņus iedzers, nezinu, ēdienreizes laikā. Un tev sāksies vienkārši tās gremošanas sulas sāks izdalīties, un tu mazāk saskarsies ar to, kad ir kaut kāds gremošanas traucējumi. Protams, tur atkal ir jāskatās, nu, ja te tur esi baigi, tu iedzer vienreiz, un tu sajūti, ka nav tavs, nu, tad nedzeram, tāpēc, ka ne visi augi arī visiem dara. Bet tas ir tāds stāsts pašam ar sevi, un tas, ko man gribās arī, nu, tā kā nodot vienmēr tiem cilvēkiem, ka mēs tā kā man ar biopātiju vispār, es vienmēr saku tā, man nevajag, nu, zin kā, no vienas puses ideālā gadījumā es būtu tas, kas tev patur rociņu, vai ne, ka tev kaut kas notiek, vai ne, kaut vai tu esi augstējies un visa ģimene ir slima tagad, vai ne, un ko man tagad darīt? Nu, sazinamies, tev izstāstīšu, nekādus augus kaut ko palietot, lai paliek labāk. Nu, no tāda, tiešām no tāda holistiskā aspekta, ko padzert un kas un kā. Bet arī pašā laikā tā ikdienā, ja tu pie manis nāc, mans uzdevums ir tev iedot visus rīkus, paturēt to rociņu sākuma posmā, un tu sāc sevi sapazīt sevi, nu, tā kā iepazīt, sapazīties ar sevi, iemīlēt sevi, saprast, kas tev ir vajadzīgs. Varbūt tev dara joga, varbūt tev dara svarcelšana. Kaut gan, nu, pa to svarcelšanu tagad, jā, nu, tagad tas ir bums, protams, ar visu perimenopauzu un sievietēm arī, vai ne, ka tām sievietēm ir vajadzīga tā svarcelšana, un es tam totāli piekrītu. Un tas ir tomēr tajā visā ir tāds baigais spēks arī, ka mēs sajūtam to, ka mēs varam būt spēcīgas, nevis vienmēr vājas un tādas, vai ne, tur jūtīgas un vēl nezinu kādas, jā. Bet tas, jā, kad mēs tā kā, nu, saprotam, kas man dara, kas man nedara. Nu, visiem darēs pastaigā ārā. Tas gan, nu, tā zaļā krāsa un cilvēku mīļēji, nu, izējam ārā, kaut vai parkā pasēdēt, vai nezinu, zem liela koka. Latvijā tik daudz skaisti liela koku ir galu galā. Bet tas, kad mēs tomēr apstājamies, sajūtam, ok, kas ir tie rīki, kas man ir nepieciešami, lai es ikdienā labi justos. Man liekas, tā ir viena lieta, ko man pašai par sevi jāpaštuko, jāpiemina par to, ka baigi, protams, arī jāčuko, vai tā ir īsti iekšēji sajūta, vai ir kaut kāds pišķiņu žēlumiņš, jo
Nu, bieži vien mēs tā varam pasēdēt un teikt, ko man gribās. Man gribās snikerīti. Nu, tas ir tas, ko man gribās. Un ir brīži, protams, kad tas tiešām liekas vienkārši reāli. Tas ir emocionāli atbalstoši vajadzīgs vai kaut kā, bet, nu, arī par to sportošanu vispārējais, ka mums ir ļoti daudz sarunas bijuši ar draudzenēm, kurām ir citreiz bijuši grūtības sportot, un tagad īstenībā šobrīd man ir draudzeņu sportošanas un svarcelšanas tā kā bums, un tas ir tik skaisti. Tā sajūta ir tik baudīga skatīties, kā viņas ķer kaifu, un kā tas ķermenis mainās, un kā viņām arī krītās svars, un viņas, nu, es esmu bišķi jaunāk, man draudzes ir bišķi vecāks, un viņas jūt jau, ka tā perimenopauze lēnām nāk, un notiek ka dažādas pārmaiņas, un tas vairs nekrīt tik vienkārši. Nu, kad ir grūtības kaut kādas, un tad viņas tagad, piemēram, sporto, un es redzu, kā viņas ķer to kaifu, tas ir nenormāli krūti, bet mums ir ļoti daudz sarunas bijuši tāds, nu, bet man negribās sev darīt pāri, man negribās sevi tā dzīt, man tā negribās, un tad tas lielais jautājums, vai tev, nu, tāpēc, ka tev žēl sevs, vai tāpēc, ka tu neesi īsti iepazinis to, nezinu, veidu, kā tu vari justies, tad, kad tu dari kaut kādu noteiktu lietu. Jā, mums vienkārši ar Annu apsīt bija interesanti arī saruna, un viņa teica, ka ir svarīgi, protams, just to savu ķermeni, un ir brīži, ka tev ir tāda pārslodze, ka tev nevajag to zālīti. Nu, tā kā nomierinies, paguli, atpūties, aiziet pastaigāties, padzer nomierinošu tēju un vienkārši chill, bišķiņi nomierini gan nervu sistēmu, gan arī ķermeni. Bet tāpat laikā tur ir baigā robežiņa, jo mēs bieži vien varam ieiet tajā. Man žēl. Jā, man negribās. Slinkumeņš. Eju, pieskaramies baigi svarīgai tēmai. Tātad, par ko ļoti daudz sievietes, tātad arī vispār, par ko runā, kas ir ļoti trendīgi, tātad, man liekas, kā Alisa Vitī, viņa bija pirmā, kas sāk runāt par to, ka mēs tā kā dzīvojam accordingly to your cycle, tā kā attiecīgi pret tavu ciklu menstruālo. Izstāstīšu vienu prikolu. Es tiešām iekāpu ar visu svaru celšanu tajā, nē, man nāk mēnešais. Un tā kā liekas, un te ir vēl viens aspekts. Tātad pēdējos 2 gadus, tad, kad es gāju pie ginekoloģijas Norvēģijā, tad es sapratu, ka īstenībā nu jau 2 gadus pāri man tā kā ir nestabils tas cikls. Bet es te trenējos, un es tā kā īsti nebiju ievērojusi, nu, labi, pēdējais pusgads ir viss haotiskākais bijis tieši, ka tur, es nezinu, tur no 48 dienām līdz 21, vai ne? Asņošana, jā? Nē, nu tā tukšais, jā, ka viņš ir tā kā vispār ir haosa, baigais. Bet pirms tā man bija tāds tā kā, nu, tu tā kā skaties tajā kalendārā, kad vajadzētu būt, un tā kā, nu, tā kā liekas kaut kāds sagurums iekšā. Nu jā, tās mēnešais nāk. Nē, es šodien, Mars man saka, Pīrs, ejam trenēties. Nē, man tur tās mēnešais nāks, tā kā nejūtu. Viņas nāk, jā, man ir dienas. Jā, man pēc mana cikla vajadzētu atpūsties. Un tad es vienā brīdī sapratu to, kad es īstenībā stāstu savu pasakas. Un tas ir tieši tas, ka vai ne, kad tiešām sadzirdēt to ķermeni. Jā, būs reizes kaut kādas, man ir bijis tā, ka pirms tā mēnešreizē, nu tiešām ir tā, ka tu tur galīgs bess, nu tā, ka tu vispār neko nevar. Nu tad jā, bet tas, kad viņas nāk kaut kur vai ne, un tagad, nē, man nav tā kā, jo man pēc tā cikla vai ne, tagad vajadzētu ņemt pauzīt. Un ja mēs skatāmies Dr. Stacy Sims, kas ir tā sieviešu sporta tieši, viņa ir researcher, kā bija latviski, pētniece, jā. Viņa tā kā, viņa saka, jā, cikla izmaiņas ir, bet īstenībā, ja mēs skatāmies tā kā uz tiešām to performance, tad nav baigais kritums. Ka viņš var būt, bet nav baigais. Vienīgais, kas notiek, ir tātad estrogēnam un progesteronam mainoties tām attiecībām, tātad, nu, tie injury risk, trauma risks, jā, ir lielāks, piemēram, attiecīgi tur. Nu, meitens šeit mazāk var pacelt, tur kaut kā, tipa, nu, tā vismaz es kaut ko skatos. Jā, tā saka, bet vai arī, bet tad ir jāsaprot, ok, bet pamēģinām varbūt ar to pašsaru. Varbūt tas ir tikai mūsu galva to stāsta. Jā, ka tas ir tikai tas stāsts, ko mēs stāstam, tāpēc, ka ļoti daudz pēdējos gadus ir trendīgi baigi runāt par to, ka mums ir jādzīvo attiecīgi pēc savas cikla. Nu, tad pamēģinām un pataustamies un paskatāmies, vai tiešām ir tā, ka man ir grūti. Tad jau, ja mēs meitenes dzīvotu pilnībā pēc savu ciklu, tad mīļās dāmas ovulācijām uz to vien būtu jādara, kā jāmīlējās, jā? Tad mēs tā kā pieķeramies tām daļiņām, ko mēs gribam, jo mums liekas baigi izdevīgi nesportot pirms menšreizēm vai menšreiz laikā. Nu, šitas, es esmu bijis sportists, esmu bijis basketbols, līdz ar to mums tāda opcija, kā
šodien nesportoju, šoreiz man ir mēneša reizes, vienkārši nebija. Es nezinu, mēs vienmēr visu laiku esam sportojuši, un tev ir mēnešreiz, nav mēnešreiz, pilnīgi vienalga. Protams, ka tas arī tur jāstāsta varbūt to, ka, nezinu, treneris var tomēr varbūt pievērst uzmanību, ka, šodien varbūt bišķi mierīgāk vai kaut kā, bet tas vēl tā. Bet man liekas, ka vienkārši mēs, tā kā mēs vienmēr visā informācijā izvelkam tos gabaliņus, ko mēs gribam sadzirdēt un kas apstiprina to mūsu pārliecību, realitāti par to, ka, redz, es nesportošu tur tā un tā, bet es saku, tad, ja mēs ņemam pilnu to cikla, kas mums būtu jādara katrā cikla posmā, tad pilnīgi mierīgi tā kā šīs ovulācijas, nezinu, cik ir tās 3-4 dienas, mums tomēr būtu jādara vienkārši kā zaķīšiem jāmīlējās. Tad, teorētiski, tieši tā. Un tā, kā mēs varam pieskarties to, un kā tad mēs redzam vispār to sievieti, vai mēs esam tikai baby mašīna? Jā, vai tas hormonālais cikls ir mēs? Kad, tā kā kaut kādā ziņā, protams, tas ietekmē mūsu ikdienu, es nedomāju. Bet citreiz man liekas, ka varbūt mēs pārliekam savu to identitāti par lielu kaut kādā ziņā, kaut kādām lietām. Tāpat tai skaitā, es nezinu, par mūsu fiziskam izskatam. Mēs tik ļoti pieķeramies, ka tā esmu es. Un es domāju, ka tu izstāstīsi par to, ka tu esi gājis cauri šīm ķermeniskām izmaiņām šobrīd perimenopāzes laikā. Tāpat tās pēc bērniem tas ir sarežģīts posms, tas nav foršs posms, tas nav enjoyable vai priecīgais, ka tevs, nezinu, man ir diastāze, un tā diastāze es nezinu, vai es viņu varēšu salabot, tā kā fizioloģiski ar vingrojumiem. Mēģināšu, redzēs, bet var arī nesanākt. Un tad tev jāsdzīvo kaut kādā ziņā. Un tad es pēdējā laikā daudz domāju arī par to, ja mēs runājam par to novecošanu, mēs beidzot nonākam, bet šī saruna bija supervērtīga, arī par šīm supervērtīga. Man prieks, ka mēs aizgājām tur, ka mēs esam aizgājuši. Bet runājot par tādām vecumdienām, viena no lietām, ko es domāju par novecošanu kopumā, cik mums īstenībā šausmīgi bail ir novecot dažādu iemeslu pēc. Viens ir tas, ka, man liekas, tie aspekti ir dažādi, un mēs varam parunāt par viņiem visiem. Viens ir noteikti tas, ka mums ir bail novecot, tāpēc, ka mēs nebūsim smuks, un mēs nebūsim vajadzīgs, un mūs vairāk neiekāros. Otrais elements tajā brīdī, ka mums patiešām pārtrūks šīs mēnešreizes beidzās, mēs vairāk neesam interesants. Un to, ko es esmu klausījusies podkāstos, kur sievietes pēc 50 un pēc 60 saka, kurām patiešām ir beigušās mēnešreizes, un viņas vairāk nav auglīgas, viņas saka, viņas vienkārši ir tāda sajūta, ka viņas tiek izdzēstas no sabiedrības. Viņas tā kā vairs neeksistē uz ielas. Neviens uz viņām vairāk neskatās, jo viņas vairāk tos hormonus nerada, lai varētu piesaistīt tēviņus kaut kādā ziņā. Un tad ir ļoti daudz citas lietas, kur mēs tā kā savienojam sevi tās identitātes, kad redz, es esmu šitāda, un es esmu tā, un es daru šo, un es esmu tā. Un cik mums īstenībā grūti no tā visa atdalīties, un kaut kādā ziņā tā arī tā empātiski un arī tā objektīvi un tā mierīgi no malas paskatīties to situāciju, kad redz, man ir piedzimuši bērni, un man ir bērns. Un tā ir daļa no šī visa. Jā. Tāpat tās man kaut kādā brīdī beigsies mēnešreizes. Tā ir daļa no cikla. Tā tas notiek. Man arī viņi sākās. Mums sākās, ka mums bija 11, 12, vienalga citur gadu, kādam 10, kādam 14 gados vienalga. Tev sākās, tas ir sākums. Tas cikls. Jā. Redzi, mēs sievietes esam ļoti, ļoti ciklisks. Ļoti ciklisks. Un, protams, mēs te runājām par to, kad skatīties, vai mēs tā kā neataisnojam sev bieži vien ar šo te ciklu, bet arī pašā laikā, tas cikliskums nenoliedzam, viņš mūsos ir. Viņi, man liekas, arī sajust, vai ne? Es, piemēram, šobrīd arī es tagad es zinu, ka man mēnešreiz nāks, vienkārši jūtu to ritīgi izteikti. Es tieši vakardien domāju, zinu, kā pēc visiem tiem būtu, man tagad vajag to introverto enerģiju, un mums tieši šī saruna būs, un te man būs šitas pasākums, un parīt ir vārdiena, un es gribu ar meitenēm satikties, un es jūtos tādu. Un tas tā kā sev pieķer pie domas, bet tie storija atkal, ko es sev stāstu, tāpēc, ka tas ir saistīts ar to, ka es tā kā jūtu. Jā, varbūt es esmu vairāk introverta, bet tas jau nenozīmē, ka es nevaru ieiet tajā visā ar savādāku enerģiju. Ka mēs vienkārši šobrīd, es varbūt neesmu pagājis kā citā reizē, bet es esmu vairāk mierīga, es vairāk esmu introspektīvi, tā kā uz iekšu skatieties, un uzklausot, vērojot, un vairāk klausoties, piemēram, tevī un tavās domās. Tā kā tā vienkārši ir cita veida enerģija. Un ar viņu arī ir jāienāk. Jā. Un par to novecošanu un vispār par tām sieviešu
nu, tā kā tām sievišķīgajām izmaiņām, kas mums ir tie stāsti atkal, ko mēs stāstam, un vispār kā sabiedrība, kām ir jābūt sievietē. Un kas ir sievietes vērtība? Jā, kas ir tā sievietes vērtība? Man kaut kā es ļoti esmu sākusi izvērtēt to, kā es vispār skatos uz to, kā man ģērbties, kā man būt, kas man ir ērti, kas man nav, vai man gribās krāsoties. Nē, man vairs īsti negribās krāsoties šobrīd. Kāpēc es to darītu, ja es krāsotos? Un tas nav tā, ka es pārmetu vai nekādam citam, kas dara, piemēram, savādāk, bet tā ir tāda mana iekšējā sajūta, nu, kas ir tas, kā es gribu šobrīd iziet sabiedrībā, kas ir tas, kā es gribu sevi tā kā redzēt. Un par tām fiziskajām, piemēram, man ir brālim piedzimis, beidzot es esmu tante no sava gala arī, un viņam draudzene kolosāla meitene, skaista meitene, un viņa kaut kad atrakstīja, nu, ka viņa tā kā, es prasīju, kā iet, un tā kā, es jūtos rēsna. Zin, satikt, nu, viņa vispār nav, bet tās iekšējās sajūtas mums kā sievietēm ir, tāpēc, ka varbūt pēc tam dzemdībām būs tas vēderiņš uz āru, un ja tev tāda iestās būs, viņš būs izteiktāks, jā, un viņš tā ir, un vienkārši. Jā, bet tas ir tā kā, man liekas, ka mums pieņem šos te aspektus, vienkārši, ka tas ķermenis mainās, un kas man ļoti pēdējā laikā ir aizķēries. Mēs tik ļoti pielūdzam skaistumu un kaut kādus ideālus šobrīd. Un tas jau ir, jau kādi 30 gadu taču vairāk jau patiesībā. Ko darīt tam, kas piedzimst netik līdz? Nu, ko tad viņam tagad darīt? Nu, ko viņam pazust no zemes virsmas? Un tas, ka vienkārši mēs esam tik tendēti, jā, tu esi laimīgs, ja tu esi vizuāli vai ne pievilcīgāks piedzimis. Un zināms jau arī tas, ka, diemžēl, cilvēki, kuri ir izskatīgāki, tas ir pierādīts, ka bieži vien viņiem ir tur, nezinu, lielākas darba iespējas, tur veiksmīgāk, tā tālāk, kas, protams, vienkārši liekas absurdi. Tas ir absurdi, ka tas ir absurdi, bet tā. Tas ir tāda, ja mēs atgriežamies, man liekas, kopumā par to visu novecošanu, ka mēs tā kā, tas ir tāds bioloģisks, dzīvniecisks, tā kā, tu esi smuks, tu esi tā kā iekārojams, tu taisīsi daudz bebīšas, jā, tu esi šitāds un tu esi stiprs vīrietis, jā, tu varēsi uztaisīt daudz stiprus bebīšas. Kad beigās mēs tomēr atgriežamies, ka mēs varam inteliģenti apskatīt visu un inteliģenti saprast, un tas ir ritīgi svarīgi un tā. Bet ja mēs atgriežamies pie, man liekas, tādiem konceptiem, runājot par kaut kādus, nezinu, sociālo to sociumu, par to, kā mēs redzam novecošanu, tas viss atgriežas tikai un vienīgi pie bioloģijas. Tu taisīt bebīšas, forši tagad tu esi baigi svarīgā, baigi vajadzīgā, un ir tīpaši tev ir ovulācija. Jā. To taču visi vīrieši jūt, tas vienkārši tā notiek. Tajā brīdī visi dzimumi saušās, jo viņi jūt, ka te ir ienākusi sieviete, kura to varētu. Tas nenotiek apzināti, bet tā tas vienkārši notiek. Un tad, kad sieviete nonāk tajā norieta pozīcijā, ko mēs ar to daram? Jo man ļoti patīk to, ko tu pateici lampā, un ja mēs varēsim par to parunāt, ļoti priecātos. Teici, ka tomēr ir tas kulturālais aspekts, kā mēs redzam šo novecojušo sievieti, un ir dažādas kultūras un ir dažādi skatījumi par to, kā mēs redzam šo sievieti, kura vairāk nav auglīga, kura neveidos tos bēbīšus. Un ir kultūras, es vakardien ieguglēju, domāju, vienkārši pastīšos. Un ir kultūras, piemēram, nezinu, Āzijā ļoti daudzās vietās tiek, tu varēsi man palabot varbūt, ja tu vairāk pētīsi. Un kad, nezinu, kad tu praktiski vairāk neeksistē, tu vairs neesi vajadzīga. Tu, dāma, tu vari nomirt, tev vairs te nevajag. Tu esi izdarījis savu darbiņu, paldies! Un ir kultūras, kas tas tiek kādā ziņā daudzināts, un es domāju, arī vēsturiski mēs skatāmies, ir daudz dažādi veidi, kā mēs esam skatījušies uz šīm vecākajām sievietēm, kuras ir ārpus šī dzemdēšanas, kur tā viņas galvenais uzdevums vairs nav dzemdēt bērns, kas nozīmē, ka viņas galvenais uzdevums var būt kaut kas cits. Un tad, ja, piemēram, paklausos dažādās pieredzēs, kur sievietes, kuras ir izgājušas šim cauri, un man šausmīgi patīk klausīties sievietes pēc 50, tas ir ļoti terapeitiski un nomierinoši. Sievietes, kuras jūtās ok, ka viņām ir 50, ok, ka viņām zūd mēnešreiz ok, ka viņas vairāk negribēs bērnus un ka šobrīd viņas var kaut ko citu darīt. Un pats galvenais, kas interesantākais, ko esmu dzirdējusi, un es ceru, ka es kādreiz nonākšu pie tā, ka viņām ir ok, ka viņas vairāk nav iekārojamas un interesants, un es patiesībā izjūtu milzīgu brīvību tajā, ka neviens vairs uz viņām neskatās.
Un šī tu pieskāries, jā, tam aspektam, kad, nu, kā mēs kā sievietes dzīvojam īsti. Kam mēs dzīvojam? Mēs dzīvojam sev, vai mēs dzīvojam tam, lai tas vīrietis uz mums skatītos, vai arī, lai sabiedrība mūs pieņemtu. Ar to pašu ģērbšanos, kas man ļoti, ļoti kolosāli liekas, ka šobrīd, piemēram, mainās, tas sievietes stils ir mainījies arī, ka vairs nav tik ļoti jābūt tādai, nu, tur krūtis ārā, un tas arī ir okei, ja tu vēlies to darīt, viss ir kārtībā. Bet, piemēram, ja mēs skatāmies 2000. Gada sākums, nu, bija nenormāli, nu, tā plikā miesa, kas visu laiku tikai, tā vērtība bija tikai tad, ja tu biji tā kā Dievs smukiņš, vai ne? Tur izkārusies, tur ļoti, ļoti maz tā apģērba, vai ne? Un tas viss tā kā seksualizācija, sievietes seksualizācija bija ļoti, ļoti izteikta. Un tagad man liekas, jo mēs vairāk paliekam tādas viedākas, jo sieviete vairāk tiesības arī sāk iegūt. Viņa tāda, es nezinu, es to spēli gribu izspēlēt tā kā vairāk. Un tu sāc izvērtēt to, kāpēc, nu, jā, kāpēc konkrētas lietas, ko tu velc un kāpēc tu velc un kā tu jūties īstajā savā ādā, vai ne? Un vai es to daru tāpēc, ka es gribu būt pieņemta sabiedrībā, lai uz mani vīrieši skatītos, vai arī es gribu justies ar sevi okei. Un es ģērbjos sev. Un man liekas, tas ir tāds, jā, kad, nu, to saprast tādā brīdī, ka tā atklāsme nāk, kad, es gribu darīt lietas vairāk sev. Jā. Tas ir baigi labi. Un redz, ar tām sievietēm pēc tās perimenopauzes, tā menopauzes, ne tās iestāšanos, tās vienas dienas, kas ir menopauze. Jā, menopauze ir viena diena. Viena diena, jā. Nezināju. Kaut vienreiz dzirdēju, likās. Es lampašu to. Jā, pareizi, jā. Kad menopauze ir īstenībā šī viena diena, kas apzīmē to, ka tev to gadu nav bijis šī cikla vairāk. Un tad tu aizēj, vai ne? Nu, tu tā kā noji no šīs skatuves. Jā. Un tagad domā, nu, kur tev būt, bet tu jau vari kultivēt īstenībā šo būšanu arī pirms tam. Un domāt, kā tev kā sievietē vienkārši gribās būt, ka tu esi izlēmusi jau, ka tu vairs negribi bērnus. Un jā, tev tie hormoni varbūt tur vairāk nedarbosies, bet tu ieej ar kaut ko citu sabiedrībā. Un man liekas, ka mēs bieži vien arī tās sievietes, mēs tā kā neieklausamies tās jaunākās dāmas, mums liekas, mēs jau vēl smukas un mēs šitā un tā, vai ne? Un tad varbūt, ja īstenībā ieklausamies tām sievietēm, kurām ir šī pieredze jau, kuras ir bijušas šī sabiedrībā tomēr ilgāku laiku un kādiem, nu, tie ceļi, kam viņas ir izgājuši cauri. Un veidot to, ka, nu, tā novecošana, es tieši šodien īstenībā iedomājos par to novecošanu, par cik tu man rakstīji, ka tas būtu, par ko mēs tā kā runātu. Un es tā domāju, nu, kā man ir, piemēram, maniem sirmiem matiem ir ļoti, ļoti viegli sadzīvot. Man viņi nav pagaidām daudz, bet man viņi patīk. Ko man grūti ir bijis pieņemt pēdējos pāris gadus, bet es arī to saprotu, kā tādu emocionālais ir bijis baigi tāds nestabils tas līmenis, tas iekšējais, un kas jūt, kas neesmu tā kā īstajā Norvēģijā īsta vietā, un viss tas viss. Es esmu pieņēmusies svarā, vai ne? Un kā es tagad mīlu sevi ar to, ka man ir tie +10, piemēram, kilogrami. Kā man ir skatīties uz sevi, vai ne? Nu, tādu spēcīgu, vai ne? Kad es, piemēram, eju zālē, es varu dafigā izdarīt, vai ne? Bet kā es tagad skatos uz tādu veidu ķermeni, kurš paliek īstenībā tāds, nu, spēcīgāks, vai ne? Bet tad pašā laikā tie tauki tā kā neiet projām. Un tu tā kā... Tu paliec ar vien lielāks, un tu tā kā skaties uz sevi un domā, nu kā man ir sevi pieņemt šī visā. Un brīžam ir ļoti, ļoti grūti pieņemt sevi. Jā. Tāpēc, tas arī man ir tāds cikliski. Jā, tas ir ļoti, ļoti cikliski. Un tā kā ir dienas, kurās es jūtos ļoti, ļoti labi, un dienas, kuras jūtos kā sūds. Un tad arī man liekas, sēdēt ar tām emocijām un saprast, ka viņas ir okei. Ko man reizēm ir grūti arī izdarīt. Tā kā gribās no tā visā ātrāk tikt vaļā un atbrīvoties un justies normāli. Pieņemšana. Jā, es pieņemšu sev un mūžam jutīšos brīnišķīgi. Būšu laimīga līdz mūža galam. Nu, man liekas, ka mums tas īsti tā kā, nezinu, tā pieņemšana, vai viņi vispār kaut kad atnāk. Nu, tāda līdz vispār galam. Es klausos, tas, ko es klausos, kad tas liels klikšķis ir pēc 50. Jā. Kad uz 50 patiešām nāk tā, pirmkārt, tā pārliecība par sevi, tā pieņemšana, liekas tāds, arī varbūt tas laika gājums, jo tu zini, ka nav jau tik daudz vairāk palicis. Tas bišķiņu uzspiež. Un tad, nu, liela daļa, vismaz, ko es klausos, protams, ka tās sievietes, kuras ir, nu, publiski runā, kuras iet kā podkāstos, kas ar citur, nu, man, cenšos paklausīties visu kaut ko sievietes stāst par šīm
nezinu, iekšējām un arī sociālām pārmaiņām tajā brīdī, kad viņas paliek vecākas. Bet, jā, viņas saka, parasti tas lielais klikšķis ir pēc 50, kad 20 gadi ir laiks, kad mēs esam šausmīgi apsēsti un tādi apsēsti ar sevi, un apsēsti ar to, ka mēs vienkārši, mēs visu zinām, visu saprotam, visu tur. Ap 30 gadiem mēs īstenībā tā kā lēnām sākam, 30 ir tāda, mēs sākam saprast un tāds, šis ir tas, un varbūt es īstenībā visu nezinu, un varbūt vajag visu nomierināties, un tā enerģija vairs nav tik šausmīgi, tik eksplozīvi kaut kādā ziņā. Jā, un arī tik ļoti, sauksim viņu egocentriski. Ļoti egocentriski. Viņi tā kā pišķi nomierinās. Es šobrīd jūtos, man ir 34, 35, tūlīt būs. Es tā kā jūtos tā, es skatos sevi 26 un liekas, es saprotu, ka tas egocentrisms bija ļoti, ļoti spēcīgs. Un tad ir 40, kur, man liekas, varbūt arī ir diezgan daudz man draudzenes, kas ieties 40, kur arī ir tās skumjas kaut kādā ziņā, jo tu tā kā jūti, kad arī dzīve dodas citā virzienā, un tas ķermenis ļoti sāk izteikti mainīties un palikt vecāks, un tā, ka vairs nevar noslēpt, tu neizskaties, ka tev būtu 25 un tā. Un tad es tā dzirdu, es arī ceru, man arī mamma to ir teikusi, ka 50 viņa patiesībā, viņa teica, ka visskaistākie gadi viņai bija no 50 līdz 60. Nice. Un tagad viņai ir 61, laikam 60, tagad 61. gads. Un viņa saka, tagad atkal ir cits posms, kur viņai ir jāsadzīvojas ar kaut kādu to fizisko, ka tu jūti, ka tas ķermenis noveco fiziski, tu vairs tā kā, tomēr ir jūtams pārmaiņas fiziski, tev vairs nav 30, bet tas ir skaisti apzināties, un man mamma arī stāstījusi vienkārši par to, cik forši un atbrīvojuši tā sajūta, ka tu jūties ok ar sevi. Jā. Fiziski, emocionāli, tā kā, ka tu saproti, ka tas, kā tagad te ir, tā es arī nodzīvošu, un man ir fajn ar to. Vairāk bērnus negrib radīt, ka tas fokus vairs nav tik ļoti par to, ko, nezinu. Ka tā radīšana ir citur kaut kādā ziņā, un viņi jau to turpina būt. Viņi vienkārši nav bērnos. Jā, tas ir tāds, man liekas, kad, man bieži visu laiku, ko tur no savu novecošanu, tāpēc, ka es īstenībā tā kā, man nav bail no viņas. Tas, kas ir, man liekas, ka tas ir vienkārši tik ļoti, ļoti dabisks process. Jā, protams, tad, kad es skatos tur, spogulī, reizēm liekas, kad, kaut kā tur, liekas, ka tur, baigi noslīdējuši un šitas un tas, un tad ir atkal tas, labi, tu vēl esi arī pieņemsies varā, vai ne, tas arī savu dara. Ka liekas, ka nav vairs kaut kāda tāda, kad es jūtos perfekti vai ne fiziskajā plānā. Bet, jo es vecāki palieku, es kaut kā vairāk sevi sāku sajust arī kā tādu personību, un pēdējais tas perimenopauze, kas man ir ļoti, ļoti par labu patiesībā nācis, es beidzot sāku nosprast robežas. Tā man ir bijusi problēma, visu mūžu man ir, nezinu, cik tu esi pazīstama ar astroloģiju, bet man ļoti, ļoti daudz ūdens ir, es ļoti daudz jūtu, es sajūtu citus, un tās robežas ar cilvēkiem var būt ļoti tādas izplūdušas bieži vien. Un tad tieši šie perimenopauze, tas cikliskums tajos hormonos un tā nestabilitāte arī. Un ne tikai tas, man liekas, arī tas, ka es kā sieviete vienkārši sāku skatīties, kā mēs kā sievietes dzīvojam, kāda ir sabiedrības prasības pret sievieti. Kādi tik nav tās latiņi ir uzlikti, es nezinu, cik augstu vai ne, un mēs prasam ļoti, ļoti daudz, bet realitāte ir tāda, vai mēs visu varam izpildīt, un ko mēs no sevis prasam, un pēc kā mēs visu laiku nemitīgi skrienam. Tas lielais jautājums, vai mēs varam izpildīt visu vienlaicīgi, jo man ļoti patikās, ģimene auga bija Lanka pāris, un Gunita ļoti man pateica, cik tu vari dabūt visu, tikai nevienlaicīgi. Un mēs vienkārši domājam par to, redz, mēs gribam dzemdēt bērns un taisīt biznesu un izskatīties brīnišķīgi. Un, protams, vienkārši perfekta seksa dzīve un tur, nezinu, māja nopirkt, un ceļojumu un tā kā tu tikai lietas klāt un saprot to, ka varbūt mēs tik šausmīgi koncentrējamies, ka tam visam jānotiek šajos 5-10 gados, bet varbūt tas vienkārši ir brīnišķīgi. Tā kā pietiekoši gāra, cerams, ka viņi būs pietiekoši gāri, ka mēs tā kā varam bišķņās arī tā pavilkt visu to. Man liekas, ka tas ir tas svētīgākais, un to man arī parasti, kā es tām jaunajām mamām saku,
Un par šito es gribu Substackā vispār uzrakstīt par to, tām prasībām sievietē pēc dzemdībām. Un tas, ka tās ļaunās mammas bieži vien viņas ir tajā, tā kā, kā mēs mūsdienās sievietes tomēr esam vairāk tādas arī, mēs gribam pašrealizēties, mēs gribam daudz ko paveikt arī ne tikai kā mamma vai ne kā partneris, bet mēs gribam būt kā sievietes sev realizēt, vai ne, un tomēr mācīties un apgūt un varbūt veidot savu biznesu, realizēties savā karjerā, tātad šo te prasību ir ļoti, ļoti daudz, un tanī brīdī, kad tie bērniņi piedzimst, man liekas, ka, ieelpojam bišķiņi, tā kā neuzstādam, man īstenībā, bet tādā ziņā vīri man klausā, viņi man visu laiku, tad, kas kaut kā atbrūs pavasaram, saka, es tur neesmu šito un to, un, tā kā paveikus, un tas jau kaut kādu gadu atpakaļ, jau man Sofija 12 gadu viņai ir, un jau tāda, sāk jau pati visādas lietas darīt, un ir vieglāk krietni, tad to arī pats realizēties var daudz vairāk un labāk, vai ne, bet kamēr tie bērni ir ļoti, ļoti maziņi, varbūt neuzstādam tās prasības tik augstas, ne pret to savu psihi, ne pret ķermeni, ne pret vispār kā būšanu sievietē, vai ne, bet pieņemam to, es esmu šī fāzē, kuras rūpējos par to mazuli, jā, es varu padarīt blakus kaut kādas lietiņas, bet tas nenozīmē, ka man ir jāapgāž tagad kalni. Tas ir šausmīgi grūti. Tas ir grūti, jā. Man vismaz, es nezinu. Es domāju, ka daudziem, tas ir ļoti, ļoti daudzām sievietēm, manuprāt, tāpēc, ka mēs tā kā, redz, ir šīs te prasības arī pret to, kādas mēs tad, man gribās to, man gribās šito, man gribās vēl to, un vajadzētu vēl aizbraukt ceļojumā, un tur vajadzētu nopelnīt, un tagad vai ne tam biznesam, lai tur šitas sanāk, un tas sanāk, un tā mammošanas būšana nav tā ērtākā reize. Tā kā, tur ir sabiedrības arī tas skatījums pret mammas būšanu. Kā tad mēs redzam to sievieti, kas ir, piemēram, izvēlās būt tikai mamma? Tieši vakardien runāja draudzene. Viņa ir tāds rītīgs filozofs un nenormāli interesanti viņu vienmēr parunāties. Mēs runājam par šo feministi un šo vēdisko sievieti, jo mēs ar Danu pieskārāmies šim jautājumam. Viņa runā par vēdisko sievieti, viņa saka, ka viņa tam domā, tas virziens sāk saukt un tā, un es saku, man iekšējā feministi ir gatava vienkārši tev izplēst matus par to, ka Dievs, cik briesmīgi, mums taču jābūt ir stiprām un spējīgām un tā tālāk. Un tad vakardien mēs kaut kā nonācam, es nekad nav iedomājusies, ka patiesībā, ka tas feminisms, mums ir iegājis tajā, ka feminisms ir būt vecim sieviešu ķermenī, bet patiesībā tā nav. Tā nav, jā. Ja papēt feminismu, un es lūdzu nekotojiet man, tā kā neatsaucieties šo sarunu, bet vienkārši tas ir tas, ko man tā draudzene vakar stāstīja. Viņa saka, ka kopumā feminisms ir tas, ka mēs atbalstam sievieti, jebkādās izvēlēs, ko viņa ir veikusi, un mēs viņu varam atbalstīt arī tad, kad viņa ir izvēlējusies radīt bērnus, viņa ir izvēlējusies neradīt bērnus. Viņa ir izvēlējusies radīt bērnus un strādāt, viņa ir izvēlējusies radīt bērnus un palikt. Tā kā, vai arī, piemēram, viņa izvēlēsies radīt bērnus un viņai nav bērni, un viņas fokus ir šī karjera, un kur tad viņai citur likties? Kaut kādā ziņā, ja viņa ir gribējusi, jo ir sievietes, kuras negrib bērnus, un that's also fine, tā kā beigsim vienkārši visu laiku likt virsū sievietēm par to, ka visām ir jādzemdē, visām nav jādzemdē, un ir sievietes, kuras patiesībā, diemžēl, es šur tur esmu dzirdējusi, kad ir situācijas, kur sievietes pasaka, viņas nožēlo, ka viņas patiesībā mīl savus bērnus, bet viņas nožēlo, jo tas patiesībā nebija viņu. Viņas to negribēja darīt. Viņas to darīja tāpēc, ka šis sociums, mūsu kopīgais, ir iedevis to, ka tas ir vienīgais veids, kā viņi var izjust vērtību. Jā. Un tad vienkārši, man liekas, ja mēs runājam par tādu feminismu, par to, ka ja mēs gribam šausmīgi atsaukties uz feminismu, tad feminisms ir par to, ka mēs patiesībā vienkārši ļauj sievietei būt. Jā. Tieši tāpat tās perfekti. Tā ir. Mēs tikai vīrietim šausmīgi neuzplījamies par to, ka viņš ir izdomājis kļūt par galdnieku. Un viņš gribēs būt galdnieks, un viņš pelna naudiņu, vai viņš tur, nezinu, pats būvē māju un pelna naudiņu ar galdniecību, vai es nezinu, ir mākslinieks vai vienalga. Tā kā liekas, es nezinu, protams, es neesmu tādā vīriešu vidē, un man liekas, ka vīrieši vispār tādas lietas, viņiem tādas peripētīs nav kā mums, viņi vienkārši dara lietas un ļauj citiem cilvēkiem arī darīt savas lietas, mums sievietēm gribās kā visu laiku. Bet mēs taču nesakām visiem vīriešiem, ka tagad jums visiem vīriešiem ir jābūt uzņēmējiem un jums visiem ir jāstrādā bankās. Kā vienkārši viens negrib strādāt bankā, viens grib vienkārši būt galdnieks. Redzi, tāpēc jau ir tā
man liekas, ka redz šī sabiedrības uztvere par to, kas tad ir sievietes loma. Mēs visu laiku tiekam saistīts tātad ar šo te fertilitāti, tā kā ar šo auglību, mātišķumu. Bet tas nenozīmē, ka visām ir jābūt mātēm. Un tas ir tiešām tas feminisms manā izpratnē vienmēr bijis, kur mēs svinam sievietes un viņas izvēles, un mēs pieņemam to, kādas viņas ir. Un tā ir tāda dziļa pieņemšana, kur mēs dziļi pieņemam vienu otru ar katru savām iezīmēm, vai ne, un savām izvēlēm, un viņas ir ok. Un man ir tas, ka man patīk, mēs varam diskutēt par dažādām tēmām, vai ne? Bet man patīk, tā kā, jā, es reizēm varbūt nepiekritīšu, bet es tevi uzklausīt varu. Es varu paskatīties uz tavu redzējumu, vai ne, un teikt, ok, jā, nu tu to redzi tā, bet man tev nav jāpārliecina par to, kā dzīvot un kā jūtas. Jā, tieši tā. Un es arī nevienam nesaku, ka kādam ir jāpieņem man tādi principi vai kaut kāda redzējuma. Nē, mēs taču varam normāli sadzīvot un būt kopā ar cilvēkiem, vienkārši redzot lietas nedaudz savādāk. Un that's ok. Vienkārši atslābt par to, bet tas, ka mēs vienkārši pārsvarā lielākā daļa sabiedrības uzspiež, tad ir kaut kāds konkrēts redzējums, kā dzīvē ar lietām būtu jānotiek, un pēc tā arī iet, un man liekas, ka bieži vien arī šīs sievietes, cik daudz no mums tā kā atklāti var apsēsties, nevis tā atklāti, bet tiešām apsēsties un atklāti pateikt, jā, es negribu bērnus. Pateikt tiem vecākiem, piemēram, es nevēlos, sorry, tev nebūs mazbērni, tāpēc, ka es nevēlos to. Tas nav priekš manis, tas nav mans stāsts. Man liekas, ka tas ir pats skaistākais apzināties to, kad es nevēlos. Jā, tāds tas spiediens, kas tiek izdarīts uz to sievieti, ko mēs paši īstenībā izraisam uz sevi. Viņš ir mēģinājums. Tas ir ļoti, ļoti, mēs sievietes vienu otrai ļoti pastiprinam to kā mums būtu jābūt. Jā, un es piemēram, vērojot sevi, es zinu to, kad man ir bijušas tās situācijas, kuras vienkārši runājos ar citām sievietēm, un es tā kā no sākuma bieži vien es nespiežu savu viedokli virsū. Es tā kā uzklausu, redzu, kad reizēm tā kā, kaut kāds iekšējies ir tāds, ka bet es tā kā domāju, labi, es viņu uzklausu to cilvēku, un tad pēc tam tā kā paskatos no tā visu, tā kā uz to visu no malas un saprotu, ka daudz kas tiek arī projicēts pret mani, tā kā, ok, un tad man ir tāds, ok, šito es tā kā nepieņemu, nolieku nost, tas nav īsti mans. Bet zin kā, tā māsība, viņai būtu jābūt tādai, kur mēs varam būt pašas, nevis baidīties visu laiku, tā kā iekāpt tajā savā gaismā. Būt tā kā tās, pamirdzēt vai ne kaut kur. Jā, celt vienu otru. Jā. Bet tas iet caur pieņemšanu. Ka mēs tā kā pieņemam, ka, nezinu, mēs runājam publiski, mūsu darbs ir publiski. Tā kā tas ir viens veids, kā darīt lietas. Jā. Un ir ļoti daudz, kur tā vispār nevēlas darīt. Jā. Un viņi vienkārši darīt savas lietas. Jā. Un ka mēs tā kā pilnībā pieņemam un atbalstam tās citas sievietes lēmumu, vienalga kāds tas būtu. Un ka mēs vienkārši varam būt blakus. Tas ir šīs māsības vispār tas galvenais koncepts. Tās mūsu pirtis, kur mēs varam būt uz lāvas un runāt par botoksu. Un es iešpricēju botoksu pierē, jo es gribēju, es nezinu, pēc ko ir čolka. Tā kā es saprotu, tas nav priekš jums. Tas nebija jums, tas bija priekš manis. Jā. Un es esmu rītīgi priecīgā. Jā. Un man ir draudzenes, kurš tā kā nekad to nedarīs. Vismaz saka, ka viņas nekad to nedarīs. Un ir draudzenes, kas to nekad nav domājušas. Un es tagad nemēģinu visiem izstāstīt, ka jums visiem tagad, man liekas, vajadzētu pierē ieprecēt botoksu. Man ir sapta, jā, par šit, jā. Un es pastīšos. Jo man liekas, vienkārši tas, kad, tā kā, es nezinu. Tu dari, ko grib, ko tas mēs varam būt. Jā. Un arī par to, es nezinu, par mammošanu vispārējais. Viena grib visu laiku spēlēties saviem bērniem, neviena negrib. Bet man negribas pierādīt, nespēlēt saviem bērniem, viņi strādāt. Viņi negrib savu biznesu, viņi negrib savu uzņēmumu. Viņai tādu zaparu nevajag. Viņi grib vienkārši, dzīvoties un tiešām, mitīt to maizi un taisīt savu jogurtu. Un tas taču ir skaisti un superīgi. Un man, protams, es tikai tagad kaut kā laikam lēnu prātīgi pirmkārt nāku pie tā pieņemšanas par citiem cilvēkiem. Un šobrīd es esmu pie lielā
tā klupšanas akmeņa, kā lai es pieņemu sevi? Es tagad visus pārējos var pieņemt. Es pieņemu, ko Kristīna dara šā, ko tur Dielis tā, Zāne tā, tur kaut kas vēl, jā, tur visi dara tā, un man liekas, jā, es visus pieņemu, viss kārtībā. Sevi, jā, es te varu gudri runāt par to, kā es pieņemu visus citus cilvēkus, un cik ļoti, ļoti grūti īstenībā ir pieņemt, ka tu esi tāds, un tev vajag šādi. Pat tad, kad es, piemēram, pietiekoši labi jūtu savu ķermeni, un es jūtu savu personību, un es jūtu kaut kādas savas lietas, nu, man ir rītīgs erors galvā par to, ka man ir grūtības pieņemt, ka ir tā, kā ir. Nu, kaut kādā ziņā. Un es tā kā ik pa laikam pakoķetēju ar to realitāti, ka varbūt tomēr es mainīšos, varbūt tomēr būs bišķiņ citādāk, varbūt tomēr varētu pievienoties savam izdomātajam ideālam, kas man tur kaut kur ir kaut kāds hibrīd cilvēks, kiborgs izdomāt. Nu jā, kaut kādā ziņā, man liekas, tas tāds process, kas ir rītīgi skaists, ja mēs varam atrast to vidi, kurā tevi pieņem, kurā te viens nemēģina mainīt, neviens nemēģina pierādīt, ka tavu dzīvošana nav pareiza, nav pietiekoši laba, ka citiem redz ir labāks kaut kāds veids, kā skatīties uz lietām, ka mēs vienkārši varam cieņpilni pastāstīt informāciju, bet palikt pie tā, ka ne visiem ir jāpaņem tā informācija, un ka mēs vienkārši varam būt. Es nezinu, man tas ir pēdējā laika tāds lielā vēlme un sajūta, ka vienkārši esam. Jā, bet tā esība kā tāda vispār, nu, ar to esību ir tā, ka tu tā kā, viņi visu laiku tiek tā kā taustīta. Un es arī taustos ļoti ar cilvēkiem, piemēram, un skatos, kas man dara, kas man nedara. Un man liekas, ka arī saprast to, ka ne visi cilvēki ir visiem domāti, tā kā, piemēram, saprast to, ar kuriem kopā tev ir jāiet, un ar kuriem kopā tev īsti tā kā neiet, un nespiest, piemēram, sevi iekšā kaut kādās lietās, un nekur tu jūti, ka īsti nav tava lieta. Un skatīties arī uz tiem, nu, jā, tā cilvēka būšana, viņa jau nav baigi vieglā, un tā sievietes būšana vispār, man liekas, tāda baigi interesantā. Un es kaut kā aizdomājos, es redzēju vienu video, un tas būs tagad varbūt tā kā ārpus, bet es vienkārši domāju par tām sievietēm, ka mēs tā kā visu laiku veidojam šo te sievietes tēlu, un mēs stāstam šos te stāstus, un mēs pieņemam to, kad, lūk, sievietē ir jāplūst, un mēs tur tā kā, mēs esam tādas maigas un jaukas, un tas nozīmē neierakstos tajā, sieviešu politikā. Un tad es tā kā domāju, nu, brāc, bet mēs jau īstenībā, mēs varam iekāpt tādā ļoti, ļoti arī tādā spēcīgā enerģijā, un why not? Un tas jau arī tas storijas, ko mēs tā kā stāstam, vai ne, ka mēs esam tās, kas tā kā pakļaujās tai vīrišķajai enerģijai. Un kad mums ir jābūt tām, kas tur tā kā, tā kā vīrietis stāv kā karoks, un sieviete tur plīvo kā karok kāds, un tas audums, ne. Bet es, piemēram, sevī sāku saskatīt arī arvien vairāk to, ka man gribās tomēr, es nezinu, es visu laiku saku uzliekat sievietes to savu karalienes kronu galvā. Un es jūtu, kad es pēdējā laikā to sāku darīt, un tāpatās ir tie momenti, ka tā kā bladākšs nonāk atpakaļ, un kā liekas, kaut kur sajūtās maziņa, vai ne, kaut kur šī tāda, kaut kur tāda. Un tad atkal ir kaut kāds moments, man vakariem bija vienkārši viena situācija, kur arī tā kā saminstinājos tajā, ko es jūtu, ko man saka, un tā tālāk, un pēc tam beigās pārdomas bija vakarā, un es tā sēdēju un domāju, nē, šitas nedarbojās, tas nav priekš manis, es jūtu savādāk. Es jūtu to nenormālo spēku arī. Es jūtu to, ka man kā sievietei tomēr ir tā, ka es varētu arī iet un cīnīties. Un es sevišķi, ka zāli sāk iet, es esmu domājis par to, ka, man ir arī mans tās, ne tās gaišākās puses, vai ne? Ko mēs tā kā, visiem es tā kā ļoti integrējusi esmu pēdējā laikā, un es uz viņām skatos tā kā ar tādu, klausies, bet īstenībā baigi, forši man viņas patīk. Es viņas pieņemu to, kad es nezinu, es varētu kādam pa galvu iedot. Ja es būtu nolikta tādā situācijā, kad kaut kas tiek apdraudēts, es to varētu izdarīt, un tanī brīdī, kur tad ir tā sievišķā plūstošā pieņemošā enerģija? Nē, viņi ir bangojoši jūra, kas nāk uz āru un klausieties manī. Man liekas, ka tā sieviete, bet tajā perimenopauzē mēs sākam iepazīt šo te spēku, kad klausies, šitas neiet vairāk. Tāpēc, ka tā, tas progesterons zūd,
tas mierīgais, vai ne, kas iedarbojās tiem GABA receptoriem, vai ne, un tad tāda tā kā tur sāc, kuram sadot pa dirsu šorīt. Un, protams, kad ir grūti arī pieņemt nedaudz reizēm, kad tā kā, tu vari sabrēkt uz kādu no savējiem vairāk, vai ne, un tad ieraudzīt šīs te šķautnes, kuras pašai tā kā liekas, šī tas nebija baigi forši. Bet tā kā arī būt tajā, tas compassion, tā iejūtība pret sevi, tā kā, ok, es eju citiem, tagad šobrīd ir citi cikli, kuriem es eju tā kā cauri, un that's ok, ieelpojam, noskait līdz 10 man nepalīdz, tas vēl vairāk vienkārši, tā kā var uzjundīt, bet vienkārši ņemt un arī piedot sev tās lietas, kas tiek izdarīts kaut kādā tajā hormonu, tur trakumā vai ne, kas notiek tajā brīdī, un pēc tam, ok, es ieelpoju, paskatos, pāanalizēju nedaudz to situāciju, un es dodos tālāk. Jā. Man liekas, kā arī mēs skatāmies tādu sievietes ciklu, tad mēs saprotam, ka tīnes neaiztieciet. Jā, tīņu meitenes, man māsai tagad meitenes iet tīņu vecumā, viņi saka, neaiztiekam, jā, šajā mirklī neaiztiekam. Un es atceros, ka, protams, kad kā tīns, tā tas ir. Vienkārši tas viss ir traki ar tiem hormoniem. Tad pēcdzemdību posmā tās sievietes ir kā jēlas oliņas. Ja mēs cenšamies beidzot, mēs nonākam pie tā, ka viņas tomēr vajag kā jēlas oliņas tur pakustināt. Tā kā piemēram Āzijā ir šis te consignment periods, kur viņām ir 30 dienas, kur viņas neiet ārā no mājas, viņas darīs mazgāties augstā ūdenī, viņas nedrīkst dzert neko augstu, viņām ir tikai silts tējas, tikai nourishing, kā šis te bagātīgās zupiņas, viss ir, lai sildītu ķermeni, lai sasildītu, samīļotu, ir masāžas, ir ietīšanas, ir viss, un tad visādi tur augu matu mazgāšanas, un patiesībā latviešiem arī ir bijis šīs te, kā viņas saucās, nedēļniece vai kaut kā tā. Man liekas, bija kādreiz. Man Dinas vēstīja pēc dzemdībām, ka kā tas kādreiz bija, ka tā sieviete piedzemdēja, un kad viņa tā kā šī te mazā jēlā ola samīļot un sakustināt, lai viņa varētu kādā ziņā atgriezties šajā sabiedrībā. Un tad šobrīd, man liekas, beidzot, mēs nonākam pie tā, ka arī sievietei ir tas pēdējais posms, kur mēs esam klusējuši un neesam dzirdējuši. Un, ja mēs runājam par kaut kādām, vecmāmām vai kaut kur, viņi saka, ka neviens neko nav pamanījuši par tādu perimenopauzu un menopauzu, pēc ka neviens vispār neko nezināja. Un es tieši tagad klausījos vienu podkāstu, kur bija viena sieviete, ir tāda Heidi Klements, viņa ir tāda spēcīga Instagram personība, viņa ir pieņēmusi, tā kā viņai nav bērnu, un viņa ir tāda bolzīta, tāda rītīga feminista, amerikānē, tāda ļoti, ļoti spēcīga. Tad viņa pa laikam sāk savus video ar I don't hate men, but. Un viņa ir par to, ka viņa ļoti izjūt milzīgu problēmu par to, cik ļoti šī patriarchālā sistēma ir nospieduši sievietes un tā tālāk, un viņa ir tāda ugunīga sieviete. Un tad viņa teica, ka kad viņa gāja cauri, viņai laikam 60 pāri ir, ka viņa gāja cauri perimenopauzē, menopauzē, ka tad esot, neviens vēl projām neko nerunāja, nezināja, nebija tāda informācija praktiski. Un tagad viņa saka, sievietes, kas ir baby boomeri, tad, ja mēs runājam par viņu nosauc Heidi Klūma, kaut kāds vēl, kas ir šīs 50 pāri, kuras tagad ir viss menopauzē. Un viņi saka, ka var ritīgi just, ka tagad tās sievietes ir ienākuši. Nē, parunāsim. Jā. Parunāsim. Un, protams, ka runājot, es vakardien tieši to draudzu runāju, es mēģināju, varbūt ir kaut kāds virziens, ko mēs vēl, Kristīna, varam parunāt, lai vienkārši, kā tā saruna ir vēl interesantāka. Un tad viņi teica, šobrīd Instagrams, un tur, es tiktu kā neesmu, bet tur ir pārpildīts viss par to menopauzi. Kad visi tagad runā par to menopauzi. Un, protams, ka mums tā informācija tiek uzdāvināt, jo mēs interesējamies un mēs skatāmies. Viņa saka, ka man tagad šobrīd sāk tā kā nobesīties, cik tā mēs varam par šito runāt. Un es teicu, ka tādā ziņā ir labi, jo tā informācija plūst un viņa ir vispār. Un tas ir skaisti, ka mums šobrīd tās, ar katru paudzi mēs paliekam arvien tādas apzinātākas, es nedomāju, ka visi cilvēki, bet vienkārši vispār kopumā, tad varbūt tāda sabiedrības kopums, ka varbūt tās sievietes arī bišķi vairāk tagad saka, jūt sevi, apzinās, ka, redzi, man tā notiek, un es varu pastāvēt, ka nē, redzi, man, ka notiek šīs te pārmaiņas, un kaut kas nav, un dakteri palīdziet man, jūs nevarat vienkārši izlikties, ka tā nav, un lielāk es domāju, ka mūsu vecmāmiņas vispār
kāds dakteris, kara laiks, jā, kaut kāda padomju savienība, kāds dakteris, kāda menopauze, viņām vienkārši labākā gadījumā iedod antidepresants, labākie gadījumā. Tas pat man liekas. Vai vienkārši pateici, tā kā aiziet? Nē, tas ir normāli. Tu noveco, tā tas ir. Tā tas ir, jā. Sēdi Man patīk, ka tu šitam pieskāries, tāpēc, kad es ļoti esmu sākus pētīt arī patriarchālo sistēmu, kā vispār tāda kā patriarhija, kas viņi ir vai ne, un man ir ritīgs tas feminine rage, ritīgs tās sievišķās dusmas iekšā. Tad jau jāprast par Heidi Klementi. Man liekas, ka viņas varētu bijusies. Un man liekas, ka es tieši man ir vienīgais pagaidām sapstak video, kas ir par to, kad, jo man draudzene arī tā kā teica, ka, tagad visi runā par to, un vai tas ir tā kā, vai vajag tik daudz runāt, kur ir tas, ka tas ir tā kā trends jau uztaisīs tā perimenopauze vai ne, un menopauze. Tas ir trends. Jā, un kur tas īstenībā ir normāli, ka mēs vienkārši to cilājam tagad. Un man ir tā nostāja, ir superīgi, ka mēs beidzot par to runājam, un ka mēs kā sievietes beidzot apsēžamies pie tā galda, pasakam, ok, man ir šitā, es jūtos tā, un es gribu, lai mani sadzird. Un palīdziet man. Jā, un tāpēc, kad bāc, mēs visu laiku esam dzīvojuši, mēs sievietes vispār skatos uz viņām, viņas tā kā ieraujās bieži vien sevī un neatļaujās pateikt, un neatļaujās aizņemt vietu, un ir maziņas tādas, vai ne, un tagad vai ne pienāk tie gadi, tie pēc 50, vai ne, tu tā kā apzinies, bet jā, tu pazūdi no tā ekrāna. Un man liekas, ka tik forši, kad ir tā, es jūtu īstenībā to kā tādu sievišķās enerģijas pacelšanos, kur mēs tā kā vairāk runājam par to, ka ir tā kā problēmas sabiedrībā, ir liels problēmas sabiedrībā, kur tomēr tā sieviete tiek pārāk seksualizēta, kur mēs seksualizējam jau pavisam jaunas meitenes, kur nevajadzētu to darīt, un ka mums kā sabiedrībai ir jāsāk mainīties. Bet kamēr mēs kā sievietes sēdēsim un klusi stūrītī, tā kā viss ir ok, vai ne, tā jau ir tikai novecošana, un es tagad nedodu Dievs aizņemšu vietu, un man bija pirms Lāmas tieši, es biju brīvprātīgo teltī, tāpēc, ka, viņi man tur uzaicināja par cik tur daudz tām sievietēm netiek arī, kas palīdz, ne, viņas netiek uz šīm sarunām konkrētajām, jo viņām ir jāstrādā. Es galvenais aizēju tur pārsā tādi 11 gadnieki. Bet bija kaut kāds konkrēts sievietes, kas nāca ar mani parunāties, un ko es sajūtu no viņām, jo viņas ir tieši šī pārējais posmā tagad, pēc 40, pēc 50, ir tas, ka šis te kauns patiesībā par šo te laiku, tāpēc, kad ir iesakņojušies šie te, viņai jau tur klimaks, kaut kas notiek, un viņai jau tur šitas, viņai jau tur tas, viņa saka, un kad tā sabiedrība tā kā iesmēja par šo te laiku sievietes dzīvē. Tur nav nekas smieklīgs. Mēs ejam cauri lielām pārmaiņām, kas ir ļoti haotiskas, un patiesībā manā skatījumā šis te haotiskais laiks mūs padara stiprāks, tāpēc, kad, veci izej cauri, tur vienkārši tas viss, kas notiek galvā, tās hormonālās pārmaiņas, viņi neizturētu vienu dienu, man liekas. Ir tas sakāmais, kad par dažādām tēmām, ne tikai par menopauzi, bet par ļoti daudzām saistībām, kas ir par sieviešu veselības tā kā nepētīšanu, ka tās lietas nav izpētītas, ļoti daudz lietām nav atrast risinājumu. Piemēram, es nezinu, man bija toksikoze grūtniecības laikā, tāda, kas bija gulēja slimnīcā. Un tas dakteris ienāk, un viņš saka, man šausmīgi žēl, bet es jums nevaru palīdzēt. Yes. Es saku, kā tas ir iespējams? Es taču tās pirmā, mēs vienkārši visas, es nezinu, tā toksikoze, protams, ir dažādos līmeņos, un manā gadījumā tas bija saistīts hormonāli, jo tas bija, tur tā vienkārši sanāca. Bija hormonāli, mēs uzlikām antidepresantu, un uzreiz palika sliktā duša nonāca nost, kas tā kā automātiski sagāja kopā, jo psihiatri teica, ka ja tā sliktā duša pazudīs kopā ar antidepresantiem, tas nozīmē, ka tas ir tā kā hormonāli sasaistīts ar to, kas tur notikās. Jā, bet tad tas joks ir tāds, kad, kas saka, ja vīrietis iet cauri grūtniecībai, ja vīrietis iet cauri perimenopauzei, ja vīrietis iet tur, nezinu, kaut kādām lietām cauri, tad sen jau būtu atrasts piļoļkas. Jā. Ir tā, zini, ir tā, kā sauc, Amy Schumer, ir tā komiķa. Komiķa, jā. Un viņai ir tā kā,
Viņai ir slimība, kad viņa ir stāvoklī, viņa ir tā, kurai ir slikti duši, un viņa vēm pilnīgi visu līdz brīdim, kad viņa piedzemdē. Nu, tā ir mazs procents, bet tāda slimība ir. Viņai tieši tāpatās pateica, ka, piedodiet, aptuveni nekas nav izdomāts. Un viņa saka, kā kaut kas tāds ir iespējams? Es reāli mirstu, viņa visu to laiku guļ slimnīcā, viņa visu laiku barot caur trubiņu, tā kā viņa vienkārši nespēja uzņemt pārtiku. Bet, redz, nav nekas izdomāts. Viņa saka, superīgi. Vīriešiem ir angliski ir tāds košļājam viegri, jo, redz, viņiem negribās tabletīti nodzert, ja viņiem ir košļenīti, ko viņi var pakošļāt, lai viņiem stāv, bet redz, jūs neesat izdomājuši. Bet es zāles pret sliktu došu, tad, kad es esmu fucking stāvoklī. Un tas jautājums, ka mēs visu cilvēces laiku esam bijuši stāvoklī. Kā tas ir iespējams, ka jūs vēl joprojām neesat neko izdomājuši? Un te mēs atgriežamies pie tā, ka ir jārunā, ir jātaisa, ir jāpieprasa tā sava vieta pie tā galda, tāpēc, ka savādāk nekas nemainīsies. Kā tad mēs... Jūs zini, kas ir stulbākais, piedod to pārtrauks. Stulbākais ir tas, ka tad, kad es aizbraucu uz slimnīcu, un es jau beigās, es gulēju slimnīcā uz grīdas un teicu, es vienkārši varu savākt. Man šeit resursi beidzās. Manas lika man slimnīcas somiņu, un es gulēju uz grīdas, tā kā šādi gulēju, un es teicu vienkārši, es varu vienkārši pat savākt. Man vairs nav fiziski resursi. Un es aizbraucu, un viss, par ko es domāju, bija, ārprāts, viņi man vispār pieņems. Bet varbūt nav jau tā, ka es nezaudēju bērniņu. Tur sievietes uz bērniņu saglabāšanu, es kaut kā patiešām, nezinu, viņām ir lielas problēmas. Un viss, par ko es domāju, labi, tajās 5 dienās, kad es tur gulēju, un es sajūtu ļoti, ļoti lielu empātiju un ļoti liela cilvēcība no doktora puses, kas bija paldies Dievam. Bet tas nevienmēr tā ir. Tā sajūta bija vienkārši, ak, Dievs, vai mana problēma ir pietiekoši liela, lai es te ierastos, vai es to neesmu izdomājusi, vai es neesmu vienkārši psihučka kaut kādā, sagājusi sviestā. Varbūt man nav nemaz tik slikti. Varbūt es tā sadomājos, ka man ir tik slikti. Varbūt citam ir sliktāk. Un tas bija vienkārši briesmīgi. Būt tādā stāvoklī ne tik daudz par to fizioloģisko, bet par to emocionālo stāvokli, ka es negribu, ka man aizdzīs, ka man pateiks, ka tu esi jocīgi, ko tu te ņemies, un ej projām. Jo, tiemžēl, tā tas bieži vien notiek. Un tas nenotiek tikai sievietēm, jo Andim tieši tāpat ar muguras, viņš praktiski nevarēja paiet, un viņam pateica, brauciet mājās. Tas tāds varbūt par tādu... Es negribu novēlt medicīnas sistēmu, un mamma ir ārsts, un mums ir brīnišķīga pieredze bijusi ar ārstiem, un tagad, mēs ar bērniem bijām slimnīcās, bija vienkārši, tā kā es reāli varētu, nezinu, uzdāvināt kaut ko slimnīcā, cik tas bija skaisti, kā viņi, cik cilvēcīgi viņi tur dzīvojas un bija. Bet ir tas vairāk par to, tas saka par to telpas neaizņemšanu, ka es nevēlos aizņemt telpu, es nevēlos būt problēma, es nevēlos būt apgrūtinājums. Jā, tas ir, un ar šito ļoti daudz sievietes saskarās, un es pati esmu arī piedzīvojusi ar to pašu hormonoterapiju, jo man bija briesmīga pieredze, ar kuras īstenībā esmu padalījusies Instagramā, kā man gāja pie Norvēģijā pie ginekologa, un viņi man beigās izrakstīja tā kā hormonālo terapiju, tomēr, bet mēs bija 5 minūtes augstākais iekšā, un iespējams es vienkārši uzdevu stulbus jautājumus, jo viņi gribēja tā kā ultrasonogrāfu taisīt, un es īsti nesaprotu, kāpēc viņi to grib taisīt, jo viņi man vispār nebija uzklausījusi, tā kā es biju paspējis pateikt to, ka man vienkārši ļoti nestabils cikls, esmu ļoti pieņēmusies svarā pēdējo gadu, un kad... Tā kā es jūtu, man miegs ir drausmīgs līdz, un jā, kaut kādi šie aspekti, un tad viņi tādā, bet tā jau notiek. Un es tā kā pati ieminējos, varbūt tā ir perimenopauze, un tad, protams, bija tas, ka tagad jau tas ir vienkārši bums uztaisīts ritīgi, tā kā mediju, un kad viņi tā nedomā, un te tev ir jāņem un jādzer kontracepcijas tabletes. Un es viņai saku, bet kā? Bet ir taču Norvēģijā ir pieejami bioidentiskie hormoni. Jā. Un viņa tādā brīdī tāda, kaut ko, un tad viņa man tā kā aicināja uz to ultrasonogrāfu, un es vienkārši tā kā apjuku, un es jau gāju tajā telpā otrā iekšā tā kā uz to sonogrāfu, un es viņai tā kā saka, bet kas tā kā tiks pārbaudīts? Un viņa man saka, es tev gribu pārbaudīt tur
skolnīcas. Un es saku, bet vai tad es esmu īsti tā kā ciklu tajā īstajā dienā, lai varētu tur kārtīgi kaut ko redzēt? Jo man pēc 49 dienu pārtraukuma bija 6 dienas atpakaļ sākušās menšreiz, un tā kā vēl bišķiņ kaut kas tur bija. Un tad viņi uzreiz, dzemdas sieniņu biezumu, un es tādu, jā, bet to vai tad arī tagad var pārbaudīt, ka tas ir īstais laiks, tas ir 6. dienā. Un var jau būt, ka tie bija muļķīgi jautājumi. Var jau būt, ka es tā kā, es esmu palasījis, bet es neesmu speciālists, protams, ultrasonogrāfijā. Es neesmu. Man ir kaut kādas zināšanas apmēram, ko es esmu lasījusi un iedziļinājusies, bet ne tās labākās noteikti. Bet man vienkārši gribējās saņemt šo te atbildi, apstiprinājumu, kāpēc tas tiks darīts un izpratni. Un viņi uzreiz tādu, labi, ja tu negribi, tad ejam atpakaļ. Un mēs aizējām tajā pirmajā telpā, es apsēžos šokā tāda, tā kā, kad, es jūtos kaut ko nepareizi žitīgi izdarījusi. Un viņi uzreiz, labi, es tev rakstu hormonus. Un es tur sēdēju joprojām šokā, un pēc tam izējot ārā, samaksājot, es secināju, ka es esmu priekšā bijusi 5 minūtes labi, ja? Tas viss ir ķep ātri noticis, un tagad man ir izrakstīti šie hormoni, un es vēl domāju kaut kādas dienas, un tad es uzgāju pētījumu par ADHD simptomiem un estrogēnu, tad hormonālais cikls un tā ADHD simptomi, un kas man bija ļoti, ļoti interesanti, kas bija tā kā novērojis, ka man ir kaut kādas tās tendences uz to ADHD, kad es viņu sāku pētīt. Tieši rudenī, pirms tam tad februārī es biju pie ginekologa, un rudenī es biju sāks pētīt, un es nonāku tagad pie jaunākā uzpeld šis pētījums par estrogēnu ietekmi uz ADHD simptomiem, un man tāds, this makes like sense. Un tad es sapratu, ka es gribu palietot, tomēr pamēģināt un paskatīties, kā tad būs ar tiem bioidentiskiem hormoniem, jo man bija, tā brutāli sakot, man bija dirsā ar miegu. Tā, ka vienkārši tiešām ļoti, ļoti slikts miegs. Es varēju 3 naktī piecelties, nespēju aizmigt. Staigāju kā tāds puszombijs pa māju apkārt, un sajūta ir briesmīgi. Miegs ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Un tas progesterons jau ir vajadzīgs tam miegam. Ja tev nav tā progesterona, tad tev nav tā mieriņa, tie GABA receptori, tur nekas tur nav, nedarbojās kā vajag, un tu esi tāds, tādi pusizdirsti jāņoga. Un tā ir. Un tu močīji par to dzīvi un nesaproti, un, protams, tu dusmojies uz apkārtējiem, neviens tev nesaprot īsti, tu esi tādā iekšējā, tādā, tā kā viļas mašīnā, visu laiku tur močīji par to trumulu, vai ne, un nesaprot, kā vispār būt un kā tev eksistē tagad, un kā pieņemt šo jauno realitāti. Tā būs visu laiku. Jā, un tieši tā, kā tagad tālāk, tāpēc, ka es pati sev nepatīku, kā es varu patikt citiem, ja es pati sev jau nepatīku, jo vienkārši man traucē tas, kāda es esmu šobrīd. Un tad es sāku šo te hormonu aizvietošanas terapiju, un tas, kas notika, man pēkšņi parādās dzīvesprieks. Pēkšņi, tad, kad tajā ciklā vai ne to progesteronu sāk lietot, arī tas miegs sāk palikt labāk. Kā ņemt vērā un nebaidīties, vienkārši nebaidīties aizņemt vietu ar savu jautājumu, ar savu problēmu, ar savu kaut kādu pieredzi un nenolikt to malā kā īstu, kā pietiekoši, es nezinu, svarīgu vai nesvarīgu. Mēs bieži vien varbūt domājam, arī es domāju, sievietes tajā perimenopauzē, es domāju, bieži vien nonāk pie tā, kā Dievs, ko tad es? Tāpēc ir taču grūtākas lietas. Cilvēks, tad mēs varam nonākt, cilvēks slimo ar vēzi. Ko tad es aptuveni ar savu estrogēnu līmeni, ja? Te kaut kur ieburbulēšos, bet vairāk par to, ka mēs katrs tomēr pastāvam par to, ka mēs katrs, es šobrīd nezinu, man nav vēzis, bet tas jau nenozīmē, ka man jādzīvo slikta dzīve vai vienkārši fizioloģiski jājūtās slikti. Jā, tas ir jāsaprot, man liekas, to, ka tas, ko man vienmēr gribās norādīt uz to, ka tas, ka tu saskaries ar kaut kādām šīm te hormonālām izmaiņām, tāpēc, ka tev ovulācija nav tik bieža, ne, un tu vairs neesi tik auglīga, vai ne, kā pirms, 15 gadiem, tas nenozīmē, ka tev ir jācieš. Jā. Tas nenozīmē, ka tev ir jādzīvo kaut kāda pustāda, ne tajās labākajās sajūtās. Un man liekas, tas svarīgākais ir neaizmirst to, ka mēs gribam būt laimīgas, mēs gribam justies enerģiskas, ka mēs gribam tomēr
justies forši tajā savā ādā, un tas ir tas pats svarīgākais. Tieši tā kvalitāte, tā dzīves kvalitāte, un nesamierināties ar to, ka, tu jūties kaut kā. Un, jā, meklēt palīdzību, tāpēc, ka tas ir bieži... Ja neder tas viens, tad turpināt meklēt. Jā, tieši tā. Tāpēc, ka nav tā, ka vienam cilvēkam palīdzēs, ka visiem cilvēkiem palīdzēs viens veids, tā tas nenotiek. Protams. Man liekas, ka vienkārši, jā, beigās, interesants, tā, kad mēs sākām, mums bija domājis, ka mēs runāsim par vecumdienām, bet šobrīd tā iekšējā sajūta vienkārši par to, ka tas sievietes spēks dzīvo mūsos, un kad vienīgais, kas viņu var kultivēt, turēt, sargāt, audzēt un tā kā kurināt, esam mēs paši. Un neviens nestāvēs un nepamanīs, hei, klausies, izskatās, ka tu esi mazliet sasvīdusi, varbūt tev ir perimenopauze, ja? Kaut kādā ziņā nenolikt visu laiku sev malā, arī pat tad, kad mēs vairāk neesam auglīgas un interesantas, un cilvēkiem varbūt tik ļoti neinteresējam, kā tajā brīdī, ka mēs esam auglīgas, ka ir bioloģiski. Bet vienkārši, jā, kaut kā nebaidīties sajust sevi un arī prasīt priekš sevis un meklēt palīdzību, lai mēs pašas varam justies labi, lai mēs pašas varam kurināt to savu iekšējo spēku, to iekšējo dzīves ziņu, tādu prieku par dzīvi un baudu. Un, protams, kad, ja tu vienkārši, es nezinu, visu laiku esi reidžā, tu svīsti, tur, es nezinu, mamma stāstīja, vienkārši, kad aptuveni tie visi tie karstumi viļņi, tie vienkārši drausmīgi. Es pēc dzemdībām piedzīvoju to, man vecmāte uzreiz pateica, šī ir menopauze, šī ir perimenopauze, ja tu vienkārši zini, ka tas ir tas, kā tu jutīsies. Man tāds, oh my God, cik bēd. Bet, jā, ka vienkārši tu runā par cilvēkiem, par to, kādas tās pieredzes, un saprot, un tā nav kvalitīva dzīvošana. Cilvēks nevar normāli kvalitīvi dzīvot šādā veidā, ka mēs tā kā nepieņemt izdzīvošanu, bet tā kā noķer to baudīgo dzīvošanu un kas tev ir nepieciešams, lai tu varētu baudīgi un forši dzīvot un baudīt savu ķermeni. Jā, tas ir tas pats svarīgākais. Tas tiešām tā ir tā odziņa dzīves, tas vispār smeķis slēpjās tajā, ka mēs vienkārši viņu baudam to dzīvi, nevis mēs tā kā minimalizējam savu sajūtas nemitīgi un tā kā mazinam to, kā mēs jūtamies. Un bieži vien caur tādām bailēm nokomunicēt, ka kaut kas nav ritīgi, vai ne, mēs tā kā, ok, pieņemam. Tagad ar to pieņemšanu un ar to risinājumu meklēšanu ir tāds brīnišķīgi, man liekas. Tas nenozīmē cīnīties un pilnībā atteikties no tā, ka, redz, man nebūs menopauze, nesmiesimies par sevi un saviem ķermeņiem, tā tas būs, vienkārši notiks. Bet atrast tādu kaut kādu vidusceļu tajā visā un turēt savu karogu, tā kā nebaidīties, negaidīt, ka kāds cits to karogu visu laiku turēs, ka mēs varam vienkārši būt gan masts, gan karogs, ka mēs varam turēt to savu vajadzību un, paigi forši. Paldies tev, Kristīna. Rītīgi jauki. Viņš tev paldies par sarunu. Paldies, ka noklausījāties šo sarunu. Ja klausoties šo sarunu, tev bija kāds moments, ka, oh my God, šis ir vienkārši tas, ko es gribētu ņemt līdzi, ieraksti komentārā. Man vienmēr patīk klausīties un izlasīt, ko tad jūs esat paņēmuši līdzi savā dzīvē vai kaut vai domu gājumā par to, ko tad mēs runājām un ko mēs pieminējām. Ja tev likās, ka saruna ir supervērtīga un viņai būtu forši, ka pēc iespējas vairāk cilvēku viņu dzirdētu, tad padalies ar šo sarunu, padalies savā Instagram kontā, padalies savā Facebookā, padalies kaut kur, pastāsti, aizsūti savām draudzenēm, aizsūt savām mamām, jebkuram partneriem vai jebkuram citam padalies. Un ja tu vēl neesi novērtējis šo podcastu platformā, kurā tu klausies, vai tas ir Spotify vai podcasts vai YouTube, tu vienmēr vari piesakot mums, tu vari atstāt vērtējumu, tu vari pielikt zvaigznītes, sīkšķīšus un visu pārējo, lai atbalstītu šo podcastu un ļautu šim podkastam augt, lai pēc iespējas vairāk šādas sarunas turpinās arī nākotnē. Paldies liels!